go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Esam atpakaļ. Eiropas ir atpakaļ. Ja nemaldos, būs 68. epizode. Otrā un noslēdzošā epizode pirms jaunās Eirolandes sezonas. Ļoti ceru, ka jau noklausījāties pirmo epizodi. Gluži tieši tāpat kā arī pirmajā epizodē, mans vārds joprojām ir Kristians Dilans. Arī šovakar ierakstam vakarā, tāpēc šovakar mani kolēģi joprojām ir Valsts Nikītins un Norberts Strautiņš. Labvakar, kungi! Labvakar. Esam sakopojušies, teiksim, online vidē pēc VF Rīga uzvaras Champions Līgā, un pēc tam arī aizvadījām mūsu tādā draugu lokā pirmo vēsturisko Eirolandes fantasy draftu. Labi, par to es domāju, šoreiz nerunāsim, bet kopumā es teiktu, ka ļoti interesanti pieredze bija. Ir, protams, lietas, pie kā piestrādāt, lai tas būtu NBA produktu līmenī, kā tur ESPN vai Yahoo neesmu spēlējis. Viņiem ir līdzīgi. Vēl kas jāmin īstenībā kopš mūsu iepriekšējā ieraksta. Ingus Jakovičs ir noārdījies Spānijas ACB līgā. Pirmajā spēlē 18 punkti un apspēlēt Valta mīļākā komanda Madrids Real. Kaut kāds jūsu pārdoms par viņu sniegumu, domāju, ka viņi jau redzējāt. Valsts noteikti redzēja, es arī redzēju, es gan redzēju otro puslaiku, bet pēc tam vēl patinu atpakaļ, tieši viņa epizodes. Kā ar tev, Norbert, ko redzēji vai tikai izlasīji? Es redzēju tikai kaut kādas epizodes, pilnu spēli, neskatījos, negaidīju, ka būs tik interesanti. Bet prieks redzēt, ka latviešiem viss ir kārtībā, ka Madrids Realam arī ir jāpasvīst arī Spānijā. Un gan jau valsts zinās vairāk detalizētāk. Man īstenībā bija Ingus Jakovičs ļoti patīkams pārsteigums. Es godīgi viņu nebiju redzējis darbībā kādu laiku. Principā pēdējās manas atmiņas par viņu bija Valmierā, bet tās arī tādas minimāls, jo es tik daudz neskatījos un vairāk no izlases. Man bija tāds tiešām tagad bija ļoti patīkams pārsteigums. Viņš ir izties ļoti pārliecinoši. Tiešām ar milzīgu pārliecību uzreiz sāka spēlēt. Es varu iestarpināt drusku. Jā. Ka arī Eiropa, mēs tomēr, teiksim, tā lielākoties skatāmies Eirolīgu, un tur nevienmēr mazie paliekot 1-1 pret Valteru Tavares izvēlas ar tādu ļoti jaudīgu hesitation viņu izvazāt un iet uz apakšu. Tā kā, Cesvainietim ir, laikam, žargonā jāsaka olas, liels. Nē, ir tiešām liels olas. Jo viņš vēl tajā, mēs to pašu situāciju, ko tu aprakstīji, cik reizes mēs neesam redzējuši, ka mazie spēlētāji ir krietni ieberzušies tādā veidā. Bet viņš mēģināja arī, ja es nemaldos, pat viņš pēc tam vēlreiz mēģināja. Tur gan es neatceros, vai tik veiksmīgi beidzās, bet tiešām milzīgs uzslavs. Arī tos mētienes, ko viņš mēt, tiešām ir milzīga pārliecība uzreiz pēc drību pret to dropu. Ļoti liels prieks par viņu. Tas, ko tu tikko pieminēji par to dropu, kaut kādā drop pick and roll aizsardzību kaut kādā 8., 6., 8. uzbrukuma sekundē. Es domāju, noteikti vairumam treneru pie tādiem metieniem paliek sirmāk mati, bet Jakovičs tiešām ar milzīgu pārliecību arī piekrīt. Ļoti, ļoti patīkams pārsteigums, bet nezinu, kā raudzīties uz viņu izlases sakarā. Tā kā drīz nāks arī izlase, un nezinu, vai viņš tur būs, bet redzēsim. Izlases sakarā es gribētu vēl īsumā pieminēt pāris kungus, kurus arī gribētu ļoti uzslavēt. Gan Aigars Čēl, kurš pierādīja, ka viņš var labas cipars vākt ne tikai Polijā, un arī Vācijā ir uzsācis tieši tikpat jaudīgi. Un plus arī Kārlis Šiliņš debitēja Itālijā lieliski. Es nemaldos, šodien vēl tieši redzēju rakstu par viņu, ja es nemaldos komandas biedrs. Tas ir komandas biedrs. Pats tiešais konkurents par minūtēm laukumā Ēriks Paskals bija ieradies. Es neteiktu, ka tiešais konkurence, jo man liekas, Šiliņš daudz pa 5 laida un Paskals pa 4 vairāk Paskals, viņš ieradās tādā formā, ka es nezinu, viņš pa 4 var spēlēt gluži. Nē, arī fakts, apšaubāmā. Bet viņam arī tā pirmā spēle, viņi bija tādi galīgi pretpoli, teiksim. Ja viens noplosījās, parādīja savas labākās īpašības, tur bloķēja, izplata laukumu. Viņi labi iesīloja postā, uzreiz tur tika pie labām iespējām, tad otrs visu no spēles nolika garām.
kaut kāds 3 turnovers uztaisīja un, laikam, 5 Min, piezīmes uzsita. jā, -6 efektivitāte un saplēsts krakls pēc spēles. Jā, Tā kā tas bija Erikam labi, jā. Paskalam Dilons. Ar to arī apsveicam viņu. Un tad par VF gan jau varam parunāt, kādas iespējas. Es domāju, ka jā, bija klātienē. Nu, es nezinu, ar ko lai sākt, bet ļoti patīkami pārsteidz Vefs. Es nevaru teikt, ka es prognozēju uzvaru. Es nebiju par to noteikti pārliecināts, bet man teiksim, tāds drusku bažas raisīja tas, ka Bundeslīgas sezonas ievadā izmantoja ļoti šauru rotāciju. Un tik šauru varbūt nebija Champions League, bet tāpat viņi uzticējās, un treneris Mors uzticējās ļoti šauram līderu lokam. Te uzreiz pirmajā puslaikā tas drusku pamainījās. Tur vairāk minūtes nospēlēja nosacīt kaut kādu rezervistu, kas ir vasarā komandu papildinājuši. Tur Angelo Allegri vai tur Rivaldo Suarišs. Tas varbūt drusku tā kā pārsteidz, bet nu, VFA Dairis Bertāns karjeras labākā spēle 35 gadu vecumā, 18. profesionālajā sezonā. Es domāju, ka viņš pēc šīs spēles ir pavisam noteikti atguvis savu iesauku Latvijas raķeti, kas iespējams bija daudz līdzjutēju vidū, kaut kur nedaudz pazudus un piemirst, un varbūt nebija tik raksturīgi vairs tam viņa spēles stilam, jo te viņš arī nodemonstrēja ļoti plašu uzbrukumu arsenālu, un kas vēl svarīgi, manuprāt, es nezinu, vai es tā varu salīdzināt ar pagājušo sezonu, jo varbūt to tik labi neatceros, bet Dairis arī labi kājāšanas. Nē, Dairis. Vispār aizsardzībā kopumā, es teiktu. Jā, visu cieņu. Nu, es kopumā es to piekrītu, ka es negaidīju gluži, kā uzvarēs, jo mēs arī tomēr esam redzējuši iepriekšējos gadus, kā varēja sporta centrā tavā rakstā lasīt, tad pēdējā uzvara Champions League pirmajā spēlē bija 2019. gadā. Pirmajā sezonā. Jā, tad, un pēc tam, starp citu, pēc tās pirmās vēl visas zaudēja. Bet tur atkal cits formāts bija, tāpēc tas neatkārtosies. Nē, bet šeit man tiešām visu cieņu un gan Dairu, ko gribētu uzslavēt, tad vēl, jā, pie tās pašas veterānu lietas, tad Māri Gulbi, kuram pirmā spēle šajā sezonā, un savus mētienus ļoti labi visi iemet, tika galā. Un tad vēl, protams, pie individuāliem spēlētājiem gribētu uzslavēt, tad Isuf Sanons, kurš ne tikai uzbrukumā savāc, kas viņam principā tāda viņa spilgtākā lieta viņa arsenāla, bet viņš arī, manuprāt, aizsardzībā, es teiktu, savu mikro duelu pret kādu viņa līderu Flemings, man liekas, Andrus Flemings, jā. Jā, viņš konkrēti uzvarēja šo mikro duelu, es teiktu, vispār bez variantiem. Varbūt ar otru mazo spēlētāju Magī tur ne viņam, ne Klīrijam, īsti nevienam nesanāca tik galā, bet tad vismaz komandas līderis tika noturēts un par to visu cieņu. Un tad varbūt viena lieta, kas man nepatīk, ka, Geidžs Deivis godīgi izsās pagaidām slikti, un par viņu godīgi bija šaubas jau pirms tam, un šī spēle man īsti nekādu lielāku optimismu viņa spēlē neraisīja. Bet es vēl atgriezīšos drusku pie tā Magija. Tas ir spēlētājs, kurš turpina tādu bonus tradīciju, laikam, īsts augumā, īsts leģionārs, un viņam izskatījās mežonīgi ātrs metiens klātienē. Un nezinu, kā bija pa TV, vēl neesmu atkārtojumu skatījies, bet tiešām mežonīgi ātrs metiens, un viņam vajag 20 centimetrus spējas, un viņš ir gatavs uzbrukt. Un tur arī nepalīdzēja tas, ka Vēfs vairāk kārt pick-and-rollos. Viņi centās, teiksim, tā dabūt pick-and-roll aizsardzībā bumbu ārā no viņa rokām, bet bija kaut kāds pāris epizodes, kur viņi nenokomunicēja un vienkārši divi tā aizgāja līdzi Rolmēnam, un viņš palika vienkārši pilnīgi brīvs. Tā kā tur viņš arī sakasīja tos punktiņus, bet, jā, un kas man raisa cerības ar šo VF uzvaru ir tas, ka es uzskatu, ka AEK ir spēcīgākā grupas komanda. Viņiem ir vēl labāk mazies teikt nekā Bonnai, bet Ramatgans Makabi līderis ir Kendēls Makolums, pret ko VF, man liekas, jau spēlēja pret Rītas pirms pāris sezonām. Un es teiktu, ka pie tā VF personāla, kas viņiem ir, pret viņa aizsardzībā būtu potenciāli vieglāk darboties nekā pret Magiju. Bet tas tāds varbūt ļoti subjektīvs redzējums, vēl neredzot pārāk daudz Makabī spēles.
Norčs, tev kaut kas piebilstams par Jā, nu jūs jau pateicāt ļoti daudz lietas. Jā, nu tas, kas iekrita acīs, jā, ka Vefs izmanto tādu diezgan šauru rotāciju un paļāvās uz tiem saviem pamat spēlētājiem un līderiem. Bērtāns, Klierijs, Gulbis un Sanons arī uztaisīja maču. Sanons 4. ceturdaļā vairākas reizes. Man patīk, ka, teiksim tā, ja ir kaut kāda problēma situācija un uzbrukumā nekas nesanāk, tad Vefs var iedot tam Sanonam bumbu, un tad viņš mēģina uztaisīt tās situācijas. Un līdzīgi kā kādreiz mēs redzējām Ukrainas izlasē, un tur ir varianti. Bet nu, galvenais man jau bija prieks par Bērtānu, jo ilgi nebija redzēta tāda tipa spēle. Viņš reāli nospēlēja kā līderis, kā Latvijas izlases spēlētājs, jā, kā kapteinis. Un tas sen nebija redzēts. Un es gan neteiktu, ka viņš gluži ir Latvijas raķetes status atguva. Jo... Nu, pagaidiet, caurgājieni bija. Ātrijos aizskrēja. Tas sen nebija redzēts. Bet ne tādi, kā tomēr. Tie finišiņi tomēr tādi bez leciena, tādi apakšiņā kontakts un 2+1. Nu, tādi jau ar veterānu. Nu, es piekrītu, protams. Nevis ar super sprādzienu gaisā. Bet, nu jā, cik viņš 3x2+1 iemet, visās reizēs atrada veidu, kā piečakarēt savus pretiniekus. Un, nu, bija vienkārši prieks skatīties, ka tu redzi puslaikā Bērtānam 20, viņš notur VF spēlē, un beigās Vefs arī pārējais Sanons ieslēdz Gulbis, iznāk ar savām viltībām un metieniem trāpa. Un, nu, forši, ka uzvarēja. Un vispār pārējie spēlētāji, kur nenosauc, varēja redzēt, ka viņi tāda liela enerģija ienes, ka aizsardzībā visi kliedz, runā, cenšas. Ļoti daudz stilu, manuprāt, bija Vefam, un Soliņš visu laiku ceļās gaisā. Pat tad, kad Bona soda metiens netrāpa 4. ceturdaļā, jau, man liekas, ka Vefs apmēram apzinājās, ka, lai vinnētu, vajag nu, tiešām nocīnīties, atdot visu, un rezultātā viņi priecājās skaļi un gavilē pat tad, kad Bona netrāpa soda metienu. Es nevaru iztauties situāciju, kur pie kaut kāda +6 spēlē, piemēram, Madrids Reāli pret kaut ko, un pretinieks nomet garām, un Madrids Reāli Soliņš eksplodējas priekiem. Jo nu, tomēr tu domā, ka tu vari tā kā čilojot uzvarēt, un ka viss būs labi. Un, nezinu, izstāst, ka Vefs tiešām ir gatavi nocīnīties līdz pēdējiem, un es teiktu, ka izspēda arī maksimumu, tas +-, ko beigās viņi salasīja +14, tas arī var beigās būt ļoti vērtīgi. Jā, es pilnīgi piekrītu. Pēdējās 25 sekundēs Dairis vienkārši 6 punktus nokārto, kas arī vienkārši fenomenāli. Jā, es pilnībā jums piekrītu. Un vēl viena lieta, ko es gribētu atzīmēt, kas man liekas arī varētu būt forši. Cerēsim, ka Vefam šī būs laba Champions League sezona, jo pēdējo reizi, principā, kad bija tāda tiešām laba sezona, tad skatītāji nevarēja būt arēnā īsti. Un tad tagad tā bija labākā, starp citu. Vef labākā, jā. Tad varbūt šoreiz varēs kaut ko šādu atkārtot tikai ar faniem. Un es jau ceru, ka nākamajā spēlē būs vēl vairāk līdz tajā arēnā. Un tas, manuprāt, galvenais, principā, lai cilvēki nāk un skatās. Īstenībā tas arī bija patīkami, ka bija diezgan daudz skatītāju arēnā. Nu, tā varbūt tādu iepriekšējo 10 gadu pierastu Latvijas klubu basketbolu bija tiešām daudz. Es pat teiktu, ka laikam vairāk nekā uz Rīgas derbija pēc sajūtām. Jo tā kā tie flangi jau bija tā kā pilnāki likās, bet, nu, labi, skaidrs te ir kaut kāds recency bias, un es varbūt neatceros tik labi, kā bija Rīgas derbijā, bet, nu, vēl viena lieta īstenībā par šo spēli, ko iespējams TV kamerās neredzēju, bet, domāju, tie, kas ir daudz redzējuši Sanonu, nepārsteigs tas, ko es tūlīt teikšu, bet viņš vairākās epizodēs, kur viņš, teiksim, uzvarēja šajā mikroduelī pret Flemingu, viņš tās atzīmēja uz, nu, es teiktu, pat nevis uz tehniskās piezīmes robežas, bet uz kaut ko vēl vairāk. Jo, pirmkārt, man liekas, tā bija pirmā ceturdaļa. Tas bija viens brīdis, kad viņš viņu apzaga. Tas bija pats sākums un iemet uzreiz. Un pēc tam viņš piespieda viņu kļūdīties. Kad postā noturēja vai 1-1, tu no stūra? Es neatceros precīzi to situāciju, bet, nu, respektīvi, sanāca tā, ka pēc tam, laikam, bija sekoja timeouts, un tad Sanons gāja, tā kā fleksoja muskuļus viņam sejā, tā kā, es nezinu, nu, metra attālumā, un kliedza viņam sejā, un tu tiesneši neredzēji. Es esmu diezgan droši, ka pirmkārt tā nedrīkst darīt.
Otrakārt, tas, ka tā visticamāk tehniskā piezīme. Un tad, man liekas, tad, kad viņš viņu noturēja postā, viņš gāja aizsardzībā, viņš gāja arī, laikam, vai taimot sekoja, vai kas, bet, nu, ka viņš gāja jau tā kā bez bumbas uz uzbrukumu pusē, un viņš rādīja VF soliņam, ka viņš tā kā ēd keloks. Nu, es arī Es īsti, nu, vai domāju, ka jā, keloks vai kaut Kellogg's. ko no bļodiņas, nu, tā kā, ka viņš, Es nu, redzēju, arī, jā. jūs saprotat to domu gājienu, tā kā, un, nu, man liekas, ka tas arī viens no tiem tādiem svinību kustībām, ko man liekas, nu, īsti nedrīkst darīt. Tāpat kā tu nevari rādīt, ka viņš ir pārāk mazs vai ka tev liels solis ir kā Marko Belnelī, man liekas, parādīja NBA un dabūja sodu. Nu, tur viss kaut kāds šitās, man liekas, nu, tā gluži. Protams, tas ir ļoti interesanti skatītājiem. Man arī bija ļoti interesanti. Es vairāk tā domāju, nu, no tādas latviešu komandas perspektīvas, ka tas var arī dārgi izmaksāt kaut kādos brīžos. Un ka Sanons drusku ir tāda bumba ar laika dēļ. Bet, nu, tas jau ir skaidrs. Es domāju, Jā, Es piekrītu, ka kādos brīžos varbūt tas var nosaukt par sliktu, bet man liekas, tādā. Un tas reāli divas tehniskās piezīmes. Viņš būtu paldies un uz redzēšanos. Nē, es ģērbtu domāju, pa ka mājām. tādā kopējā skatā tas. Nu, ja tu darītu pret VF, es jau teiktu citādi, bet man liekas, tas arī palīdz tās visas emocijas turēt augšā. Tev kā Nē, komandai, ka tev ir viens es tāds par to. ļoti emocionāls spēlētājs, plus vēl par Sanu, un man liekas, kur vēl īsumā ļoti palīdzēja, kas man liekas iedeva beigās vēl to vienu pušu, lai to spēli arī uzvarētu, un arī pietiekami pārliecināti uzvarētu. Tas bija tad, kad viņš satraumējās, un viņš ļoti ātri arī atgriezās pēc tam laukumā. Tas bija krāpes vienkārši. Nu, jā, bet to, ka viņš pēc tam uzreiz ātri atgriezās, un arī es to lielo to emocionalitāti kā laikam gan jau kamēr viņš nav tehniskās dabūjis un izmests ārā, es to vairāk kā pozitīvu lietu uztvertu. Es personīgi. Nē, es arī gribētu, laikam, es varbūt tā izteicos, ka tas ir laikam pilnībā nepieņemami. Tā tālāk, tā ir gluži nedomāju. Es vairāk saku par to, ka tas ir baigs, ka ļoti uz robežas. Tiešām ļoti uz robežas. Tiesnesis būtu pagriezies un redzējis to visu, un tā būtu tehniskā piezīme. Jā, man liekas, ka Sanons sevi uzlādē tādā veidā un gūst tās emocijas un pārliecību un tam līdzīgi, jo arī tad, kad nav kaut kāda konkrēta žesta, īstenībā gan arī pēc katra groza viņš tā kā vai nu apstājās kaut kur vai roku pacēla vai nu, kaut ko izdarīja. Nebija tad vienkārši skriešana aizsardzībā, bija kaut kas un nu, tā viņš sevi uzlādē, tas viņam palīdz. Piemēram, tur pie neizšķirt pēdējā minūtē kaut kāds žests, tas jau ir tā sketčīgi, jā. Bet nu, tas var saiet, var nesiet. Teiksim, tā ir viņa labākā un sliktākā īpašība reizē, iespējams. Nu, es jā, tu ļoti labi ieliki vārdos to, ko es centos pateikt. Un šodien sagāja, tā kā viss. Nu, viņš vēl pēc vienas epizodes, man liekas, viņš izgāja cauri un iemet, un tad viņš skrēja atpakaļ un rādīja, ka pretinieks ir ļoti maziņš. Nu, tā kā roku tā kā gar zemi skrien. Nu, tas viss epizodes, es domāju, tiešām būtu kaut kāda tiesneša kolektīvs, ka tas varbūt nepatīk tik ļoti. Viņi tur vienreiz pabrīdinātu, viņš gan jau neņemt vērā un vienkārši hops tehniskā. Un, nu, šitā divas tehniskās par spēli, viņš pilnīgi mierīgi var savākt ar saviem gājieniem. Piekrīt. Bet, nu, kamēr nav dabūjis, tikmēr forši varam priecāties. Nē, tur bez šaubām. Es domāju, arī skatītājiem tas ir ļoti interesants soliņam. Vispār tas komandai tikai un vienīgi dod labumu, bet es saku, ka tā ir tāda ļoti, ļoti, pa ļoti plānu ledu viņš staigā, teiksim tā. Un, bet labi, es domāju, pietiks par VF pagaidām. Ķeramies klāt Eirolīgas komandu apskata otrajai daļai pirmssezonas. Principā pēc 2 dienām, jau pēc mazāk kā 48 stundām, vai es nemāku reiķināt. Jā, tas ir. Sāksies jaunā sezona. Pirmajā epizodē apskatījām Lietuvas, Spānijas, Francijas un Turcijas komandas. Tad paldies, ka atgādinājāt. Tad tagad mums būs kārta Itālijai, Serbijai, Vācijai, Izrēlai un Grieķijai. Un arī šajā epizodē mums būs viens latviečs, tāpēc arī piedāvāju sākt ar viņa pārstāvēto komandu. Tas ir Andrejs Gražuls, kurš šeit 31 gadu vecumā debitēs ULB Eirolīgā. Viņš pārstāvēs Boloņas Virtus, ir noslēdzis līgumu uz 2 gadiem. Luka Banki joprojām trenē šo komandu. Vairāk interesanti papildinājumi starpsezonā. 2 no Eirokausa
Nu, pat 3, ieskaitot pašu gražulu, bet tāds skaļākais, laikam, ir tas papildinājums. Man nepārāk mīļais Vils Klaiburns. Kā jūs varbūt raudzījāties uz šo te papildinājumu Boloņā? Man tas laikam bija drusku negaidīgi. Es domāju, ka noderēs. Es uzreiz gan kaut kādā ziņā atceros, ka kādreiz eksistēja okupantu klubs Eirolīgā, un tur bija brigāde ar Haketu, Šangēlī, Klaiburnu. Es iesapņošu, reiz tas arī tieši tas, ko viņš minēja uzreiz, ka Toko zvanīja, ka viņi tur baigie čomi, ka ar Haketu vēl labas attiecības un tā tālāk, un ka tas bezmazliet bija tas iemesls, kāpēc viņš izdomāja, ka davai pamēģināsim vēlreiz kaut ko uzvarēt. Bet es domāju, ka īsāk, diemžēl, ka nesanāca. Līdz uzvarējā, manuprāt, vēl ir pat Nu, tālu. Itālijā. Nē, tas būtu labi, jā, tur ir varianti. Bet, nu jā, es kaut kādā veidā redzēju, ka tā ir atkal tāds klases salidojums šiem vīriem, un ka tur tiek taisīts projekts. Un, man liekas, Klaiburns noderēs, ka tāds uzbrukuma talants ir vajadzīgs Boloņai mazliet vairāk, un ka Luka Banki ir iespēja vienkārši, ka tev ir vēl viena tāda figūra, ko var pielietot dažādos veidos, un ka viņš varēs atrast veidus, kā izdarīt tā, lai Klaiburns komandai vairāk palīdz nekā, piemēram, tur traucē vai tam līdzīgi. Un, kā tas bija Efesā, vai ne? To mēs redzēsim, kā šo sezonu tagad Nē, nu, ka izies. Efesā man likās, ka viņš vairāk traucē brīžiem. Tad te es arī gribu ticēt, ka viņš vairāk varētu būt kā reāls palīgs, kā tāds viens no galvenajiem vilcējiem. Man liekas, viņš šeit arī nāk iekšā tādā varbūt nedaudz citādā lomā, jo uz Efes principā viņš, manuprāt, gāja kā tāda trešā opcija. Tad es uzskatu, ka šeit viņš nāk kā bez maz vai kā pirmais, otrais spēlētājs komandā. Tā vismaz skatoties uz visu sastāvu. Ja man te jāskatās uz sastāvu un jārēķina, kurš tad ir pirmā opcija uzbrukumā, tad tas ir vai nu viņš vai Šengēlī. Un tas arī Lukam, protams, vēl ir Marko Belnelli pēc 14 stēgeriem no 9 metriem pilnīgi off-balansā. Tā ir pirmā opcija. Tā ir pirmā opcija. Tas, protams. Ja tas nesanāk, tad meklēsim kaut ko citu. Tad nāk Šengēlī un Klaiburns. Bet pirmais ir Marko. 14 stēgeri un no 9 metriem lecot autā. Tas izklausās pēc diezgan labi plānu, principā. Bet tas, man liekas, arī Lukam īsumā tas nedaudz sarežģīja uzdevumu, jo spēlētājs šādus ir, man liekas, grūtāk nedaudz integrēt komandā nekā lomas spēlētājs, jo, ja tu ņem Vilu Klaiburnu, tad, kā jau es minēju, man viņš neliekas, ka te ir lomas spēlētājs, bet, viens no Jāna līderis. Bet redz, varbūt ir tieši tā, ka Haketu tev atkal ir kāda Hakets Klaiburna ir drusku vieglāk integrēt tīri tā iemesla dēļ, ka tā trešā numura pozīcija Virtus bija diezgan tāda samērā tukša, ka to vat aizpildīja, piemēram, Kordiņē, kurš Olimpiskajās spēlēs parādīja, ka viņš ir apmēram Francijas izlases labākais saspēles vadītājs un spēles veidotājs, un vai Belnelli to pildīja, kurš arī, man liekas, vairāk jūtās labāk. Arī tas spēles veidotājs tāds, var tā teikt. Savas spēles veidotājs. Viņš ir savas spēles veidotājs. Es teiktu, Hakets jau ir tas saspičs, kas visu taisa, un tad, nezinu, Belnelli metējs, un Kordiņē tāds no vispabišķiņa tāds all Nē, bet es no Francijas izlases domāju, ka viņš tur parādīja, ka Francijas izlasē, ka viņš var arī to darīt, un tad līdz ar to iespējams varbūt neredzēsim viņu tik daudz vairs pa 3, un tad tāpēc es domāju, ka Klaiburns vienkārši uzreiz tev ieiet kā tādā starta pieciniekā, Marko vienkārši vēl sezonu klāt, vēl gads klāt, nozīmē, ka viņam varbūt tagad sāks kaut kāds benzīns beigties, un viņš pārbīdīsies vairāk uz soliņu, no kā arī pagājušajā sezonā daudz nāca. Un tad līdz ar to tev uzreiz tāds sabalansētāks tas starta piecinieks izskatās, un vēl arī ir, manuprāt, 2 tādi jaudīgi aizsargi no Eiropas, tādi viena no spilgtākajiem pagājušajā sezonā. Reģions Takers no Venēcijas, super atletisks spēlētājs. Es domāju, ka varam sagaidīt iespējams kādu smuku plakātiņu no viņa kādā brīdī. Tiešām, es pat nezinu, vai tik viņš nav atletiskākais saspēles vadītājs Eirolīgā šajā sezonā. Un Mats Morgans ir savukārt augumā īsāks, maziņš, bet ļoti meistarīgs uzbrukumā. Varbūt arī
netika izteikts, varbūt veidotājs, man liekas, pēc sajūtām, ka viņš vairāk pats meklē metienu, bet arī bija tajā Londonas Lions komandā, principā es teiktu, ka pirmā opcija, lai man piedod Sams Dekers. Tā kā, es nezinu, man patīk tas, kā viņi ir papildinājušies, arī ar to, ka Gražuls tur ir. Tā nav varbūt tāda skaļākā starpsezona, kas ir bijusi, nu, teiksim, starp Eirolandes klubiem, bet tādā viņu līmenī es teiktu, ka man patīk tas, ko viņi ir parakstījuši. Varbūt neskaitot garo galu, tos pašus centrus. Nu, es ļoti ceru, ka Gražuls, nevis Žižičs. Tas būtu forši. Tas būtu forši. Jo tā kopumā skatoties to garo galu, nu es personīgi gribētu domāt, ka Gražulim varētu būt pietiekami nopietnas minūtes. Gan kā Kā jums liekas, jā, 4. kā 4. numuriem. vai 5. viņi vairāk Nu, izmanto? tas skatoties uz šo sastāvu, mans minējums būtu drīzāk, ka viņš būtu tāds 5. numurs, ar ko arī īstenībā pietiekami forši tad var gan uzbrukumā, ka viņš var izpast laukumu, gan arī aizsardzībā ir spējīgs mainīties uz maziem spēkiem, kas man liekas diezgan labi, jo tā godīgi skatoties uz to tiem centriem, kas viņiem ir, nu, tādā Eirolandes līmenī, es godīgi nezinu, vai man tā visa tā garo spēlētāja līnija līdz galam pārliecina. Es tieši gribēju Nu, teikt, ka mēs redzējām, nu, nevaram aizmirst pasaules kausa Latvijas izlases projektu, un kad Šmits pa 4, Gražuls pa 5, un tu tā mauc, tu vari mainīties visur, visi 5 var uzmest pa grozu. Šajā scenārijā Šengēlī būtu Šmita vietā, un tad tev ir 3 mazie, kas arī visi, nu, cerams, parasti visi var mest. Ka, nu, tāda veida basketbols, Luka ir mēģinājis tādu veidu basketbolu, ir atradis panākumus. Un, nu, tas dod kaut kādu to cerību. Un arī man, kā skatītājiem, būtu ļoti interesanti, piemēram, redzēt Klaiburnas 3, Šengēlī 4, Gražuls 5. Ka, nu, tur tik daudz dažādas lietas var uztaisīt un tādu skaistu, modernu basu spēlēt. Un, ja tev vajag to lielo ķermeni apakšā, tad tu ziziņš iegrūd. tas It kā uz ir, tas papīra ir liekas. spēlētājs. Tas ir spēlētājs, ko tu vari izmantot 1,5 metra radiusā ap stīpu un visu. Nu, Tāpēc, jā, es ja ļoti, ja tev ir tāpēc, es vēlme, ļoti tad- gribu, tāpēc es ļoti gribu Gražulu redzēt pa 5, jo es uzskatu, ka viņš arī reizē uzreiz tad būtu labākais 5. numurs komandā. Un tas, es domāju, viņam dot arī lielāko lomu, jo, ok, viņš atkopās no traumas, viņš rehabilitējās, bet vismaz pirmssezonā ļoti liela loma un arī laba produktivitāte bija Akilam Polonaram. Un tad līdz ar to viņš pa 5 nespēlēs, bet Gražuls gan varētu to darīt. Un es pat gribētu, lai tā notiek, jo savādāk sanāk tā, ka, ja viņš nespēlē pa 5, Viņš Šengēlīs backups ir. nu, Šengēlīs backups un vēl Polonāri tur kaut kur pa vidu. Nu, protams, uzskatu, ka Gražuls ir labāks par Polonāru. Tur man vismaz nav vispār nekādu šaubu par to, bet nu, es tā varbūt cenšos kaut kā Lukas acīm domāt, Lukas prātā domāt, nu, ka Polonāri tev diezgan ok spēlēja pirmssezonā, viņš arī tur sezonu ir diezgan ok iesācis, nu, un latviešu Luka jau ir čakarējis, nu, tad lai tas Gražuls sēž. Par Gražulu īstenībā vēl tāds varbūt tās pāris lietas, kas viņam varbūt spēlē nedaudz par sliktu, tomēr, ja salīdzinām, ja mēs piemēram, ņemam viņu pret Polonāru, tad tomēr Polonāra ir Eirolīgā tāds zināms lielums, vai labs vai slikts lielums, tas ir cits jautājums, bet, nu, tu vismaz plus mīnus zini, ko no viņa sagaidīt. Plus vēl kā tu minēji, labu pirmssezonu pietiekami, un Gražulim tomēr problemātisks tas, ka viņš pirmssezonā nav spēlējis neko. Viņš arī, cik es saprotu, tad principā atguvies no traumas, tad es pieņemu, ka viņš nav gluži arī trenējies ar komandu no paša Nu, sākuma. divas nedēļas viņš tagad ir trenējies ar komandu 5-5 treniņos, plus mīnus. Un vienu spēli nospēlēja. Jā, Tikko pareizi tagad sapratu. A sērijā sezonas pirmajā spēlē pret Trapāniju viņam bija laikam cik 3 minūtes vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tur ļoti maz loma bija. Mhm. Nu, var jau Nu jā, būt, nu ka viņam Luka arī Džokeru pirmajā Nē, spēlē nu. pret Šmītu, pret Efes. Lai gan viņam Nē, arī nav tur varbūt tā stabilākā loma šobrīd. Nē, Īstenībā baigi cerams. forši būtu redzēt laukumā, kā Šmits Gražulis tur cīnās katras 20 Nu, minūtes. pie Tas būtu sodiņiem baigi forši. apspriež savus vasaras lielākos lomus makšķerēšanu. Kuram Par, bija? par Šmitam. Šmīta Jā. bija, starp citu, mēs, man liekas, tieši sports centrā likām. Viņš rekordu kaut kādu rekordu lomu bija noķēris. Ja nemaldos, nezinu. Es neko nezinu no makšķerēšanas, tāpēc es varbūt kļūdīšos, bet ne nēģis, bet nēģi, man liekas, mazi. Bet
Šis Sāms kaut kāds milzīgais bija šmītam vasarā trāpīts. Tā viss cieņa īstenībā. Viss cieņa Rolandam tiešām. Un, starp citu, pavisam nesen arī liels lops trāpījās Robertam Štelmacheram. Ja mēs tā par basketbolistiem, makšķerētājiem. Nu, par šīs neesmu tik labi informēts. Un es īstenībā varu palielīties, ja. Es neko nezinu par makšķerēšanu, es nemakšķerēju. Es gan gribētu pamēģināt, bet es noklausījos makšķerēšanas podkāstu ar Nauru Miezi. Un, ja godīgi, neko nezinot par makšķerēšanu, bija pat tīri interesanti paklausīties. Un es saprotu, ka Nauris Miezis, apmēram, ja viņam apnīk kādreiz 3-3 basketbols, viņš varētu diezgan profesionāli maukt makšķerēšanu. Podkāsts noteikti, jau varētu laist gaisā. Nelielai atkāpītei. Bet tad kopumā es domāju, tad noslēdzot par virtus. Es nezinu, kur jūs viņus redzat, bet es domāju, ka tā skatoties man es par play-in, piemēram, šaubos, es teiktu kaut kur tad nedaudz zem play-in, man liekas. Es ļoti ceru uz play-in. Es ļoti ceru uz play-in, bet es gribētu to jautājumu pagriezt varbūt drusku savādāk. Vai virtus šogad ir labāk nekā pagājušajā? Jūsuprāt? Jo es saku viennozīmīgi jā. Nu, tur grūti spriest, ar ko mēs salīdzinām. Uz papīra. Mēs salīdzinām ar pirmā apļa virtus vai otrā apļa virtus. Nē, nu vispār to kopējo sastāvu drīzāk tā. Nē, kopējā sastāvu ziņā es teiktu, ka godīgi viņi aptuveni, man liekas, plus mīnus uz vietas ir palikuši. Varbūt nedaudz. Nu, kas ir tāds, nu, Lundbergs ir zaudēts, bet es domāju, ka, teiksim, tādā, ja tev ir, pēdējo metienu es nedodu Klaiburnam, ja? Bet ja tev vajag 2., 4., 3. minūtē uztaisīt uzbrukumu, ka tev nekas nenotiek, tad es uzskatu, ka Klaiburns ir labāka opcija. Lai kā viņš man nepatīk, labāka opcija par Lundbergu, kurš pildīja plus mīnus tādu lomu. Tad Gražuls viennozīmīgi izskolo Jordan Mikī. Lomiks noteikti ir labākais džeks no viņiem visiem, kā cilvēks, bet Nē, es vienkārši Pēc Morgans un Reidžons Takers man arī ir priekšā Dobričam. Es vairāk skatoties tādā ziņā, ka tev, piemēram, Mēts Morgans, Reidžons Takers, Andrejs Gražuls, tie visi trīs tomēr nāk no Eirokaus. Un viņi tomēr ir Eirolīgas līmenī nezinām lielumu. Tu nezini, kas būs, kas nebūs. Jo tomēr no tā paša Lundberga, Mikī un Dobriča tu vairāk vai mazāk arī zini, ko tu vari sagaidīt. Nu, Es šeit vairāk skatos tādā ziņā to, ka, protams, ja viņiem visiem tā pārējais Eirolīga iznāk labi un viss notiek, tad es būšu, protams, ļoti priecīgs, ka tā skatoties realistiski, tas nevienmēr notiek. Es nezinu, vai, piemēram, tev uznāk 3 spēlētāji augšā no nosacīt zemāk līmeņa, ka viņam visiem 3 viss izdosies. Es šaubos, ka tā būs. Plus vēl, man liekas, vēl tāds zaudējums viens, ko mēs nepieminam, man liekas, arī Vudu abas pietiekami daudz iedā komandai, tīpaši sezonas otrajā pusē, kas tagad es viņam neredzu tādai viņa profilu spēlētājiem, es neredzu nevienu aizvietotāju. Tehniski Vils Klaibers un viņš tā kā, ja mēs skatāmies tīri pozīciju, tad viens otru nomainīja, bet viņi tomēr ir ļoti atšķirīgi tajās lietās, ko viņi dara laukumā. Bet tāda abas profilu spēlētāji tā nav vairāk. Nu, par to es piekrītu, jā, bet, ja tu domā, piemēram, tīri par aizsardzību, tad tāpat tev paliek Hakets, kurš, kā Lomiks teica, ja viņš ieslēdzās, tad viņš joprojām tur apmēram labākais aizsargs Eirolīgā, vai tas pats Pajoli joprojām ir, kurš, es domāju, viņam atkal būs drusku uzlabojis savu tālmetienu. Bet tur Lomas teica, ka varbūt nav viņš tik labs aizsargs, kā mums. Tur viņš teica, jā, ka viņš overrated, jā. Bet tad vai Norčs tu vēl pasaki, kur tu redz virtus? Es domāju, arī applējienu. Es ticu, ka viņi var tur, nezinu, tik priekšā tādai Baskonijai vai Makabī vai tam līdzīgi. Es domāju, Baskonijai Makabī godīgi. Es domāju, Baskonijai Makabī nav tajā sarunā. Nav vispār tajā sarunā. Baskonijai Makabī ir tuvāk Es tā, labi, tur mums tagad kopējā tabula kaut kādā jāapstās, bet es tā padomāju no tām, kas pagājuši gadu netika playoffā. Reku virtus palika 9. 10. ar Efes. Ka Efes ir palikuši labāki. Kaut kas vēl palika labāki. Tagad jātiek, neatceros vairs. Milāna tagad es arī teiktu, ka viņiem ir vēl viena iespēja atkal apdzīt virtus.
Bet no tām, kas pagājušajā gadā bija play-offs, tagad Baskonija un Makabī varētu apdzīt atkal. Kaut kas tur ar serbiem mūžīgais jautājums, un ka tā arī apmēram ap play-nu Virtus būs. Un es ticu, ka joprojām gan veterāniem, gan banki, un vispār Virtus nav vecākā komanda Eirolīgā. Viņam praktiski nav jaunu spēlētāju, cik es skatos. Tikai tie papildinājumi puslīdz, bet tādi reāli visi līderi tur 30 plus. Divs, man liekas, bija jauns. Bet viņš neko nespēlēs. Jā, jā, Man es no liekas, tiem, kas- paņemts ir vienkārši pasas daļa. Tīri. Jā, viņš Jo Eirolīgā Virtus nespēlēs. varētu taču. līdzīgi kā pagājušajā gadā kaut kādas, nezinu, uz pieredzes, gudrībām, uz treneru faktoru galotnes ņemt un tā vinnēt spēles. Jo pagājušajā gadā kaut kādā brīdī bija pat interesanti tur situācija, ka Virtusam tur plus mīnusi, tur kopējie bija, piemēram, kaut kāds mīnus 60, Zvezdē, piemēram, plus 60, bet Virtusam pa 8 uzvarām vairāk. Un tas tā interesanti. Un vairākas tādas sīvās spēles tika galotnē nolauztas. Un es ticu, ka joprojām kaut kā tā var tas turpināties. Un būs diezgan līdzīga sezona rezultātu ziņā kā pagājušajā, es tā domāju. Bet labi, sēžamies iekšā vilcienā un braucam uz Lombardiju. Nonākam Milānā. Ļoti interesants starpsezona Milānai. Ļoti daudz pārmaiņu, vai tik nav visvairāk pārmaiņu visā Eirolīgā. Bet, Nē, Partizāns ar uzvarēt. pareizi, jā. Jā, pareizi. Tā. Pēc tam arī vēl tiksim, bet ir papildinājumi, kas man ļoti patīk, kā piemēram Zeka Līdēja atgriešanās, lai gan tur atkal ir tas 4. numuru jautājums Viņam mūžīgais vienalga. Milānā. un Džošs Nībo ļoti patīk, ir papildinājis komandu vairāk jautājumi aizsargu līnijā, bet kopumā es nezinu, nu, es nevaru paskaidrot īsti, kā es jūtos par Milānu. Man par Milānu tā skatoties, manā lieta, kas man liekas diezgan pozitīva, ka šoreiz nav tik daudz garo spēlētāju vairāk. Tas ir forši. Tas ir. Tikai 6. Jā, bet un tad no tiem 6 tādi reāli principā spēlētāji ir tādi 4 3,5. principā. Es pat Es teiktu, domāju, 4. ka Davidam Makormekam būs ļoti maz loma. Varbūt, bet man vismaz patīk, ka visas tās varbūt Milāna plāno nedaudz ātrāk basketbolu spēlēt. Tomēr Džošs Nībo vai Johannes Falkmans, vai kas viņam bija pamatcens, es neatceros. Man liekas, ka Falkmans. Tomēr diezgan, un vēl Meli, viņi diezgan dažādi profilu spēlētāji. Un man personīgi garais gals pat patīk, kas ir šoreiz dabūts, bet es piekrītu par maziem spēlētājiem. Tur ļoti daudz jautājumu zīmes, gan Nedadam Dimitrijevičam šī debija Eirolīgā, ar Moni Bruks, man liekas, arī debija Eirolīgā. Ar Moniju Bruksam vispār, man liekas, debija Eiropā. Varētu būt. Leandro Bolmāro atnācis no Bayern. Man viņš kopumā man patīk Bolmāro, bet es negribētu teikt, ka viņš Bayern īsti attaisnoja cerības uz viņu. Vismaz man personīgi tā likās. Ar viņu arī tomēr, ka Atsevišķās spēlēs, ne? Jā, bet viņš tāds diezgan tāds nestabils. Viņam vēl tomēr mīnus, ka viņš īsti nemāk mēs, diemžēl, kas vienmēr diezgan ļoti limitē saspēles vadītājs. Un tad, kas vēl, Fabians Kusērs arī, kas atnācis, tomēr veterāns, jāskatās, cik daudz viņš spējīgs dot. Bet Ne, es uzskatu, ka šis starpsezonas solis pareizajā virzienā. Es teiktu, ka Kozērs tev vienā konkrētā spēlē viņš tev iedos ļoti daudz. Tas Atceramies, parasti Madrides sastāvā ir kaut kāds pirms- pusfināls vai fināls vai kaut kas tam līdzīgs. Tikai uz Final Four ieslēdzas. pirms 2 gadiem atceramies, kā viņš Rīkls griez Barcelonai ar žestiem. Vai tā tādiem tālāk. mačiem, jā. Tādiem Sanona stiliņā. Bet viņa sakarā jautājums, vēl tev kā Madrids fanam būtu jāzina, cik viņam 36, 37. 37 tagad, man liekas. Jā, viņa sakarā ir jautājums tas sezonas griezums. Nē, ar viņu ir īstenībā, es piekrītu, tas diezgan liels jautājums, jo jāņem vēl vērā, ka spēlējot Madridē uz viņu īsti nebalstījās lietas. Tā kā Fabians, te kas būs ir lielāka slikti loma. spēlē vai maz spēlē, tas nebija īsti faktors. Te vismaz skatoties uz tiem maziem spēlētājiem, kas viņiem ir pieejami Milānā, tad Kusēram noteikti būs krietni lielāka loma. Jo es teiktu, ka ne Milānā, Madridē, atvainojos, viņam bija
tāds krietni brīvāks grafiks, ja tā var izteikties. Nu, jā, ka nebija neatbildība, ne arī uz viņu personīgi. Un viņš, principā, arī fiziski varēja taupīties tam Final Four, kur viņš samet. Te nedaudz. Tas ir, es piekrītu jautājums. Jo plus vēl ņem vērā, ka viņš jaunāks tomēr nepaliek. Bet viņš gan priekš savu vecumu īstenībā izstāsta, ka fiziski pietiekami labi. Gan var skriet arī. Viņš bija principā pagājuši, kad bija savā komandā labākais perimetra aizsargs 37 gados. Un es ceru, ka viņam vēl ir iekšā, bet tā, 80 spēles sezonā tomēr ir diezgan padaudz. Kur, ja mēs runājam, ka Virtus, mēs ar Norču bijām tādi optimistiskāki un vairāk skatījāmies, ka viņi varētu ieķerties tajā plēnā, valsts pesimistiskāks. Kur tad jūs Milānu redzat? Droši vien tieši plēnā tā stabilāk. Es arī laikam liektu Milānu virs Virtus, bet nedaudz augstāk. Es domāju, ka viņi būs plēnā. Bet tad man uzreiz, ne uzreiz no jūsu atbildēm, bet vispār uzreiz jautājums, vai Milāna nomainīja ļoti daudz spēlētājus, bet viņi neveic pašu svarīgāko izmaiņu. Jūs Nē, tā saprotat, uz kurienes vēl? Es domāju, ka tu jautā par treneru, bet man arī ļoti saspēles vadītāja jautājums liekas. Nē. Saspēles vadītājs, domāju, tur daudz maz apdrošinājās ar diviem jauniem, nosacīt jauniem perspektīviem kadriem. Tur dos iespēju redzēs, ja nekas neies, būs jāvalk ārā vecais labais Flakadori. Viņš parādīja, ka viņš var spēlēt. Nē, bet šai pašai Milānai tu pieminēji to saspēles vadītāju jautājumu. Es teiktu, ka ir opcija, ka būs kā, piemēram, pirms laikam 2 gadiem bija, kad viņi arī ir pietiekami, es teiktu, labs sastāvs, bet tad tur ar tiem saspēles vadītājiem nekas nesanāca, tad viņi bija tur, kur bija. Es savā galvā ar šo Milānu, es neizslēdzu variantu, ka viņiem atkal ne Dimitrijevičs, ne Bolmāro izrādīsies, ka nebūs pietiekami labi darītāji, tad viņi atkal attapsies kaut kādā 14. vietā. Neskatoties uz to, ka viņiem komandā ir gan Šīls, gan Mirotičs. Es tādu opciju neizslēdzu. Es par Bolmāro nebūtu tik nedrošs, varbūt skaidrs, viņam tur ir kaut kādas problēmas ar metienu un tā tālāk, bet viņam atkal ir cita puse, ka viņš tur ir liels aizsargs un tā tālāk. Man vairāk kaut kādi jautājumi, laikam, Dimitrijevičs sakarā būtu, jo vienkārši arī tīri tāpēc, ka Rukijs nav spēlējis šajā līmenī, bet ir iepriekš spēlējis gan augstā līmenī, to starp Spānijas čempionātā, tāpēc es domāju, ka varbūt gaismas pils, ko es jau pieminu 2. epizodē pēc kārtas, nevaram gaidīt, bet es domāju, ka tāda, teiksim tā, ka viņam principā ir jānoorganizē komandas spēle, bet kaut kādi izpildītāji citās lomās tur pietiek. Un īstenībā arī es domāju, tāds Šīls var veidot. Tā kā, Nē, noteikti piekrītu. Un arī es teiktu, ka komandas panākam gan jau jāsaka, ir atkarīgi kaut kādā ziņā no Šīls veselības, kas tomēr vēsturiski nav bijusi tā stabilākā, diemžēl. Jā, bet treneris Mesina, ģenerālmenedžers, prezidents, viss, kas viņš tur ir Milānā, nevajadzēja doties pensijā. Viņš jau viņš tā kā diktators, ja tā var izteikties, ka viņš gribēs, tad viņš ies, ka viņš negribēs, tad viņš paliks. Tas vairāk, principā, tas vairāk viņam tāds personīgs jautājums, kad viņš izdomā. Atlaist viņu neviens neatlaidīs. Nē, jo no vienas puses ir skumji redzēt, jo tiešām, izcils treneris, izcila karjera, vairāk titulu Eirolīgā. Es nesākšu saukt viņa CV, bet tiešām ļoti titulēts treneris. Var izvirzīt savu keisu par labāko Eiropas basketbola treneru ever apmēram. Teiksim tā, ja skaidrs, ka tur daudziem tas ir Žeļko un tā tālāk, bet ja tev kāds pasaka, ka Tori Mesina, tas nav gluži, teiksim tā, tu vari tam nepiekrist, bet tas nav kaut kas pilnīgi izvilkts no kaut kā jūs sapratāt. Skaidrām debesīm. Jā, vienalga. No skaidrām, jā. Jā, ļoti precīzi Norbert. Vienkārši, diemžēl, nestrādā galva šī tik vēlā naktas stundā, bet labi, nekas. Jā. Sapratāt? Tu domā, ka bija jāmaina Mesina, jā, vai kāpēc? Es domāju, ka jā. Jā, principā, es domāju, ka bija jāmaina, jo tā pagājušā sezona bija pilnīgs fiasko. Viens ir tad, kad tev ir fiasko laukumā,
kad skaidrs, ka vienmēr, ja komanda tur zaudē, tad sākās arī kaut kāds negācijas ģērbtuve, kā redzam, Madridē jau pēc pirmā zaudējuma negācijas ģērbtuve bijušas ar jauno leģionāru un tā tālāk. Bet nu, skaidrs, ka zaudējot, lai gan viņi tā kā kopumā varbūt nezaudēja tik daudz, bet pieņemsim, ka Eurolīga tur ir svarīgākais turnīrs, ja tu tur zaudē, tad tev ir kaut kādas negācijas noteikti arī ģērbtuve. Viņa sakarā, man liekas, tā lielākā problēma bija tāda, ka viņš to iznes arī ļoti uz āru. Viņš publiski kritizēja spēlētājus, kaut ko tur pat atsēdināja, tad, kad viņam nebija variantu. Tas vēl īstenībā vilkās arī vēl no iepriekšējās sezonas, jo tur bija tas, man liekas, ka tik Neipiers un kaut kas vēl, ko viņš tur bija nosēdinājis. Teica, ka pie manis šitie vairs nespēlēs, tad viņi tur atgriežas. Tu bija vēl viss tas Pangus jautājums, kas Pangus, jā, gadus vilkās. Ļoti, ļoti daudz kaut kādi nesmukumi ir bijuši, kas varbūt nav saistīti tīri ar tā saucamiem X's and O's un basketbola spēli. Tāpēc, jā, man kaut kā likās, skaidrs, ka viņš šajā sezonā var visus savus grēkus izpirkt, ja komanda demonstrēs labu sniegumu. Bet te arī es gribu pirmā spēle neliecina par to. Te arī, teiksim, godīgi viņiem Mesīnas sakarā, ja, piemēram, jebkurš cits treneris viņa vietā būtu jau atlaists. Ja mēs ņemam vērā, ka viņš ir 2 sezonas konstanti underperformējis ar vienu no bagātākajām komandām visā Eirolīgā, un viņš arī nevar izmantot tādu atrunu, ko var izmantot principā jebkurš cits treneris, ka man iedeva sliktas spēlētājs, jo šeit ir tomēr tas gadījums, ka viņš pats tos visus spēlētājus ir parakstījis. Viņš pats viņus izvēlējās. Viņam ir pāris padomdevēji, bet, viņš ir atbildīgs par to. Viņš tā kā gan laukumā, gan ārpus laukuma, viņš par to visu ir atbildīgs, un tas 2 gadus nekas labs nav sanācis. Un tad, kā jūs teicat, jebkurš cits būtu atlaists par tādu sniegumu. Labi, es domāju, varam virzīties uz Vāciju. Es piedāvāju sākt ar Albu, ar komandu, kurai, es domāju, jau 17. vieta būs panākums. Kaut gan ar to viņi saspēlējušos kodolu nosacīt. Es domāju, ka viņi var arī Asvelu apsteigt. Respektīvi, 17. 18. vieta, tas ir tur, kur viņi būs. Albas sakarā, es domāju, ka mums nav diezko daudz ko runāt, bet visinteresantākais pavisam noteikti ir viens no pagājušās sezonas Eiropas labākajiem spēlētājiem, Trevijons Viljams no Ulmas Ratio Farm pievienojās. Es domāju, ka viņš ir interesantākais spēlētājs šajā komandā, kam arī būs interesanti pasakot līdzi, un viņš varētu būt viņš un Luis Solinda. Manuprāt, šajā sezonā varētu būt tādi 2 komandas iespējams izteiktākie līderi, lai arī viņi nav mazie spēlētāji. Abi, principā, 4. numuri, 4. 5. Bet es domāju, ka viņi iespējams šajā sezonā tiks sagatavot kaut kādai pārējai uz kaut kādu lielāku Eirolīgas grandu. Tas ir tas, kā Alba ir iepriekš strādājis, un šie arī ir tie 2 spēlētāji, kurus es redzu kā tādus nākamos Albas eksporta produktus. Un produktiem nav eksporta cilvēku. Tā tas ir. Man tā laikam jāpiekrīt. Man arī kopumā par visu šo komandu tāds diezgan man relatīvi līdzīgas domas kā par Asvelu tādā sastāvziņā, jo es godīgi arī skatoties uz to, ko es te redzu, kādus vārdus es gan jau šo komandu skatīšos 2 reizes šo sezonu. Tos 2 spēles, kad viņi pret Madridu spēlēs, es neticu, ka es vēl kādreiz viņus. Es viņus abus 2 godīgi, man te nekādas īpašas motivācijas nav viņus skatīties. Man laikam līdzīgi, ka tev viss, ko es gribu redzēt, ir varbūt individuāli tikai Trevijons Viljams, Luis Solinda. Un varbūt abi itāļi arī Ročedu un Spanjolo, bet tā. Bet viņu sakarā es atkal gribētu teikt, ka tas, man liekas, vairāk ir tāds spēlētāja attīstības jautājums. Teiksim, kā viņš būs progresējis, ejot tā kā uz šo sezonu. Tas man arī būtu interesanti, bet es vienkārši domāju, vairāk tā ir tāda personīga interese, ko es domāju, mēs ļoti minimāli apspriedīsim vispār, jo es domāju, ka par Albu mēs tiešām, kā tu jau minēji, tu maz skatīsies, es domāju, ka mums arī maz sanāk par viņiem runāt, ja vien tur nebūs kaut kāda pārsteiguma. Viņi pareizi nesāk sezonu 3-0? Tas nav, apmēram. Tur 2 gadus jau apmēram tā ir iesākuši. Redzēsim. Nē, vēl īstenībā runājot par Albu, laikam jāpiemina tas, ka Johannes Tīmana došanās prom bija tāda, negribētu teikt, tā bija plānota došanās projām, jo viņš beidzot tika pie lielas naudas, bet es viņu negaidīju Japānā.
godīgi teikšu. Tas man bija liels pārsteigums. Viņš ir visu laiku apmaksātākais spēlētājs Japānas augstākajā līgā. Visai pelnīt, es esmu liels viņa spēles fans, kā jūs to ļoti labi zinat. Bet es viņu vienkārši gaidīju kaut kādā citā Eirolandes komandā ar lielāku lomu. Nē, es to piekrītu. Tas arī Tas varbūt Fenerā, gaidīju, ka tā piemēram, būs. par ko mēs runājām Jā. iepriekšējā epizodē. Es gaidīju, ka tā būs, bet man kopumā man prieks par viņu. Viņš arī tomēr nav nekāds jaunietis gluži vairs un var nopelnīt, principā, lielo naudu, tagad, ko viņam Eirolīgā neviens nevar atsamaksāt. Un man kopumā prieks par viņu, bet Un jā. kas vēl īstenībā viņa sakarā, ja, piemēram, Eirolīgā, nu, pieņemsim, viņš parakst ar Feneru. Viņš parakst 2 gadu līgumu ar Feneru. Tagad es tā vairāk no viņa perspektīvas. Un viņš nospēlē tos 2 gadus Fenerā. Skaidrs, tur ir mazāka loma, tur ir, varbūt, nu, tur noteikti ir labāka nauda, bet tur ir mazāka loma, tur ir sliktāka statistika. Viņš iespējams pēc tam vairs nav nevienam Eirolīgā tik ļoti interesants. Varbūt viņš tiek pie vēl kāda līguma, bet, ja par viņu nav liela interese Eirolandā, viņš atgriežas Albā visticamāk. Vai, nu, kā bieži notiek ar kaut kādiem Albas spēlētājiem, kas aizdodas uz citu komandu un tur nepārliecina par neperformē, jā. Tad viņš pēc tam nonāk Bayernā, kas ir drusku vēl maksāt spējīgāks klubs. Un tad varbūt tāda arī varētu būt tā tīma trajektorija, viņš būtu izvēlējies Fenerceļu, bet Japānā, nu, cik es tā esmu papētījis, tur kaut kādas statistikas vēl kaut ko kā ir ar kodiem amerikāņiem, viņi tur iesēžās uz vairākiem gadiem. Un es domāju, ka Tīmans varētu būt līdzīgs, viņam ir ap 30 gadiem. Es domāju, viņš arī noteikti būs viens uzreiz no līgas labākajiem spēlētājiem. Viņš liks kaut kādu double galdā, ārdīsies, Japāņi par viņu baigi haipos, priecāsies, un viņš vienkārši slauks lielo naudiņu kaut kāds, nezinu, 5, 6, 7 sezonas, kas Eirolīgā visticamāk būtu krietni grūtāk izdarāms un vienkārši būtu parūpējies par savām vecumdienām, visticamāk. Jā, un es te arī gribu vēl vienu lietu atzīmēt, kas man liekas, to, ko tu iezīmē, tādu potenciālu ceļu, ka viņš varētu varbūt aiziet uz tādu Feneru, un tur arī jāņem vērā, piemēram, tā visa naudas pelnīšanas lieta, ka tas tomēr ir darbs, un tev vajag nodrošināt vecumdienas, kā jau teicu. Ir iespējams arī, ka, piemēram, viņš aiziet uz tādu Feneru, nospēlēt tos 2 gadus, un tur varbūt nesanāk tik labi, kā bija plānots. Jo, nu, arī daudz tādu piemēru. Tas pats viņa bijušais komandas, bet Lukas Sikma arī tomēr aizgāja uz labāku komandu, un viņš tagad vispār ir bez komandas. Bez komandas viņš beidz, pilnīgi, jā. Nu, bija kaut kādas ziņas, ka viņš varētu beigt. Laikam oficiāls paziņojums nav bijis, bet principā varētu būt tā, ka viņš beidz. Jā, bet, nu, tad, piemēram, tādam... 35 gadu, man liekas. Nu, jā, nav nekāds jaunietis. Un tad tādam pašam tīmam, varbūt, ja nesanāk tādā Fenerā, tad varbūt vēlreiz tāda iespēja Japānā viņam nebūtu, kāda viņam ir tagad. Tāpēc es viņu, jā, kā jau es minēju, es viņu pilnībā saprotu. Varēs Vācijas izlasē palīdzēt. Jā, tas arī. Un arī, cik es sapratu par to Japānu, arī, ko es, piemēram, es nemaldos ar Tūras Gudaitis teicu interviju, ka vienkārši dzīve ir krietni mierīgāka, tur tev viss ir skaidrs, tev varbūt nav tā, ka es nezinu, kā tev varētu būt Eiropā, ka tu zaudē 2 spēles, un tad tev visi krīt panikā, tad alga beigas maksāt, vai, nu, kādas tam līdzīgas lietas. Nu, krietni stresēnāk noteikti. Japānā, man liekas, tad arī viss tā krietni mierīgāk. Nu, tur vienīgais tas, protams, ka tev nāk tādas, nu, sauksim to par neredzamajām izmaksām, kas nāk ar kaut kādu kultūras maiņu un tādām lietām, ko, nu, jo, nu, būsim godīgi, ne visi var, teiksim, gadiem dzīvot. Tur viens ir aizbraukt ceļojumā uz nedēļu, 2 izbaudīt kultūru, papriecāties, bet otrs ir dzīvot ikdienā, kur arī, man liekas, Ulfs Helmans vai podkāstā stāstīja, ka tur, nezinu, varbūt ne tik traki kā Ķīnā, jo Japāņi tādi ļoti pieklājīgi un tā tālāk, bet, nu, kas tev uz laiku skatās, tur grib bildēties ar tev tikai tāpēc, ka tu vienkārši esi garš. Nu, tas tāda viena lietiņa, jā, bet, nu, jā, es domāju, nezinu, Očs, tev ir kaut ko piebilst par Berlīnas Albu? Tā baigi nē, es principā visam, ko jūs teicat, arī piekrītu, ka Tīmanam lielā iespēja, ja viņš grib uz Āziju aizdoties, un lai jau veicas. Un vēl, laikam, pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, ka viņu arēnā forši Final Four notikās. Jā, paldies. Tas bija. Tā kā kopumā arī pilsētas man patīk, man nav nekāda pretenzija, man ļoti patīk šis Final Four. Drusku savādāks varbūt kā man pirmā pieredze, bet es pat nevaru tā baigt. Patīk, ka Kaunijā vai Berlīnā? Es nezinu, nu, Kaunijā bija tas, ko arī Valds iepriekš minēja, vairāk tas, ka tev ir tā,
tev bija tāda lielāka svētku sajūta, jo tomēr mēs dzīvojām, cik mēs 40 minūtes braucām ar tramvaju vai metro. Jā. Nu jā, mēs dzīvojam, teiksim, diezgan tālu. Tur, kur mēs dzīvojam, piemēram, tev nebija vispār pilnīgi nekādas sajēgas. Izejot ārā, nekad nebūtu pateicis, ka te notiek Final Four. Kaunijā es izēju no viesnīcas, man pretī nāk Nikolas Laprovitola pēc zaudējuma pusfinālā ar sievu un bērnu. Es, protams, izmantoju iespēju un tā diezgan tādā. Ar sievu aprunājies? Tādā, varbūt nepārāk smuki iztraucēju viņa ģimenes brīvo brīdi un nofočējos ar viņu. Nu, kaut kādas tādas lietas, ka tev uz katra soļa viss tā pilsēta ir basketbolā. Pilnīgi viss zina, kas tur notiek. Tā pilsēta bija pat pārāk maza priekš Eirolandes Final Four, jo ļoti daudz arī no Eirolandes kaut kādiem darbiniekiem un cilvēkiem, kas apkalpoja šo turnīru, dzīvoja Viļņā. Ka tev vienkārši nebija pietiekami daudz augsta līmeņa viesnīcas Kaunijā, lai tu varētu tur uzņemt Final Four. Tā kā šis visticamāk bija pēdējais Final Four, kas Kaunijā bijis, bet kopumā tā ir. Tas pats, kas aizbrauc uz Žalgiru. Ja Žalgiris spēlē tajā vakarā, visi seko līdzi tikai tam. Tev visos bāros, kaut kur visi runā par krepšīņu, visi runā par to, cik tur, nezinu, ka Ulānos atkal ir galotnē nolicis garām, un ka tagad viņam toči nevajadzētu dot, bet viņam tāpat turpina dot. Un tas ir viss, par ko tie cilvēki runā. Vai arī, nezinu, pasaka, tu esi no Latvijas, tev visu uzreiz ojā, šmits. Tad divas dažādas pieredzes, bet es nevaru baigi pateikt, kur no tādas basketbola kultūras viedokļa, protams, ka labāk bija Kaunijā. Bet, Berlīnē bija labāka kompānija, kā mēs zinām. Nē, protams, Kaunijā es biju viens pats. Skaidrs, tur bija kaut kādi kolēģi vai cilvēki, citi, ko es pazinu, vai kaut kā tā. Bet tā es reāli aizbraucu viens pats. Tad Kaunijā es biju ar 3 čomiem. Berlīnē. Vienkārši divas dažādas pieredzes. Es nevaru tā baigi. Grūti salīdzināt. Jo abi katrā ziņā ļoti, ļoti patika. Un es saprotu, ka Final Four ir tas turnīrs, uz ko tiešām jāmēģina katru gadu tikt. Tas tādai mazai atkāpēji. Bet es domāju, varam. Kā Itālijā mēs braucām no Boloņas ar vilcienu uz Milānu. Tad, man liekas, tagad Berlīna, Minhena tur drīzāk jālido. Var arī ar vilcienu. Vilciens tikai nokavēs gan jau. Man ļoti patīk ar vilcienu, ja, bet es zinu, ka tu varbūt vēl neesi tāds vilcienu entuziasts, tad es domāju, ka lidojam uz Minhenu un Bayerns. Bayern, man tāds, jā, pirmais, ko noteikti jau gribēju par treneri, tā ļoti liela izmaiņa ar Pablo Laso, tomēr tur kaut kas nesanāca. Vai viņš pats gribēja mājās, tā šķiršanās kopumā tāda nesmuka, manuprāt, tur sanāca. Man liekas, ļoti interesanti, jo sezonas gaitā, es nezinu, vai tas ir kaut kādai vāciešu nosacītai kārtībai raksturīgi vai kā, bet tev sezonas gaitā vispār nebija, ne mazāko baumu, pilnīgi nekas, ka tur kaut kas nav labi. Un tad beidzās sezona, un tad sāk parādīties kaut kādas lietas, ko tur Laso nav izdarījis, kas tur bija slikti un tā tālāk. Man liekas, te vēl daļai tas, ka varbūt tur relatīvi negaidīti uzpeldēts Vaskonijas darbs, kas viņam tomēr ir mājās. Tur grūti teikt, bet man kopumā tā šķiršanās viss tāda likās. Tāda nepatika līdz galam. Un es vispār Bayern gribētu, es personīgi nodēvētu par tādu pēdējo cerību klubu. Man liekas, te vairākiem spēlētājiem principā ir pēdējo opciju sev pierādīt. Ir gan Man tu liekas diezgan plašs saraksts ar tādiem, gan Šabāz Nepieris, gan arī Jānis Madars, Kārsens Edvards, Oskars da Silva un Madars jau vēl diezgan jauns nosacījums. Bet Madaram, man liekas, vairāk tas. Madars, man liekas, vispār kopumā ar to visu Feneru transferu aizšauja pilnībā garām. Un tad, ja viņš te nespēs tagad performēt, es godīgi neredzu, ka viņš varētu vēl turpināt Eirolīgā vismaz tādā tuvākajā nākotnē spēlēt. Pagaidiet, Hapoels tūlīt ieliks nākamā sezonu. Nē, tas var būt. Arī varbūt viņa var kā Jāramaz pēkšņi. Baskonī ne no kurienes parakstīt. To arī nevar zināt. Bet es vairāk tad varbūt Madars acu sakarāts varbūt ne tik ļoti, bet vairāk tad Šabāzam Nepieram, es teiktu, noteikti tā ir pēdējā iespēja sev pierādīt. Un Kārsenam Edvardsam. Jo Kārsenam Edvardsam pirmkārt es uzskatu, viņš jau pagājušajā sezonā tika ņemts kā komandas līderis. Viņš pilnībā neattaisnoja šo statusu. Un tad, vai otrajā sezonā viņam tas izdosies vai nē, tas ir milzīgs jautājums. Viņam arī pēdējā kontrakta sezona, cik es saprotu. Pēc pirmajām Bundeslīgas spēlēm tur Edvardsam nekas spīdošs neizskatās. Es arī godīgi viņa sakarā nācu tā īpaši, jā.
optimistiski noskaņots. Nu, arī vispār visas šīs komandas sakarā es tad neredzu īpaši daudz lietas, par ko priecāties un sagaidīt. Man personīgi gaidas nav pārāk augstas. Es varētu noprast diezgan precīzi kaut 15. vietu, kas man liekas, kur viņi atradīsies. Kaut kur pa vidu starp Alba, Asfelu un reāli cīņu par play-in. Es neticu, ka viņi būs reālā cīņā par play-in. Jā, nu es praktiski visam arī valdu, ko tu teici. Var pievienoties, nav daudz ko papildināt, tikai interesējā vai Neipiers kārtējo reizi, jo es ticu, ka viņam ir iekšās, jo tā, kad ir kaut kādi tie viņa labie nogrieži, tā kā bija Milānā, tad tu redzi, ka spēlēt viņš māk, un domāju, ka gan minūtes, gan loma viņam būs, tā kā iespējas būs. Novēlu veiksmi jaunajiem treneriem, jo cik ir redzēts gan FIBA čempionātos, gan tur intervijās, tad simpatizē, liekas, ka ir labs speciālists jā, bet sastāvs neliekas tik jaudīgs, lai kaut kas notiktos, un nav tā, ka 100 Bayern spēles plānoju skatīties. Bet, nu, sākumā pastīsimies, varbūt, ka kaut kas pēkšņi parādās. Laikam tas viss par Bayernu. Nu, Ibāka vēl pietrūks, tagad atcerējos. Bet tad sākumā bija pagājuši, kad piemēram bija daudz interesantāk, jo varēja pastīties, kā tagad būs, kad tik dzirdēts uzvārds kā Ibāka, atgriežas Eirolīgā, kas būs. Tagad var vienkārši uz Lučiču jau 100. gadu pēc kārtas skatīties un gaidīt, būs vai nebūs. Nu, drīzāk, es domāju, tāda intriga Lučiča sakarā ir tāda, vai viņš joprojām ar to plecu sargu spēlēs vai nē. Es domāju, noteikti. Es domāju, ka vispār nav nekas jautājums. Tā kā Rudijam Fernandezam ir bijušas spēles, kur nav. Es viņu godīgi neatceros bez tā sarga. Es nemaz nezinu, kā viņam tas tad plecs izskatās. Es neatceros. Varbūt tur kāds tetovējums apakšā. varbūt. Bet īstenībā Bayern sakarā es atvainojos, ka pārtraucu vienu lietu, ko es gribu pieminēt pēc manā skatoties īstenībā tos aizgājējus, kas pameta komandu. Man liekas, ka bija pietiekami daudz labi, interesanti spēlētāji, kurus man patīk skatīties un kuru dēļ es viņu spēles varbūt ieslēdzu. Gan Īzaks Bonga, gan Bolmāro, gan Francisko, gan Ibaka, tie visi ir pametuši. Un man personīgi viņi bija viens no retiem iemesliem, kāpēc es viņus skatījos pagājušajā sezonā vēl. Tad tagad vienkārši vairs nav īsti tāda, kas manī raisītu īpaši prieku un es nezinu, kā latviešu excitement par Bayern spēlēm. Bet vispār tā Francisko došanās prom, man liekas, bija tāda visinteresantākā, jo pēc tā, ko viņš rādīja pagājušajā sezonā, viņa jau būtu arī pirmā opcija Bayernam tagad. Un, labi, pagājušajā gadā tā varbūt nebija tik definēta pirmā loma, kā tā varētu būt šogad, bet es pieļauju, ka viņš skatījās Žalgiru vai spēlēja pret viņiem. Viņš skatās, ka viņam pretī Dīmša, Giedraitis, come on, kas notiek, es te varu spēlēt. Tā pirmā numura loma, galvenā loma Žalgirī ir vēl izteiktāka. Jā, nu es domāju, ka tagad Evans aizgāja prom, un es domāju, ka tā ekspektācija apmēram tāda arī ir, ka no Francisko puses es ieņemu viņa vietu, visu. No, apmēram, es ļoti līdzīgi domāju. Un īstenībā nočtu ar to, ka pieminēja par to Ibāku, ka viņiem varbūt, un arī valsts teica, ka nav tik interesanti viņi šogad, kā varbūt pagājušajā sezonā, tad man atnāca varbūt tāda atklāsme, ka mēs te haipojam, ka tur top klubi tur ir baigi pastiprinājušies, ka tur baigi interesantā sezona, ka es esmu, man liekas, izteicies, ka es par kaut kādām 6 komandām nebūtu super pārsteigts, ja kāda no viņām izceltu titulu, un tur vairāk vai mazāk pārsteigts. Tas ir viens, bet ne tā, ka tur būtu pilnīgs šoks, ja nebūtu kaut kāds Leicesters Premjerlīgas tituls, apmēram. Tas būtu Albas un Asvēl gadījumā, tad gan jā, bet tā kopumā, tad paturpinot to domu, sanāk tā, ka tāda komanda kā Bayerns, kas iepriekš bija varbūt tur, varēja labākajā gadījumā cerēt uz play-in vai uz izslēgšanas spēlēm, kur viņi arī vienu brīdi bija ļoti labās pozīcijās, lai tur iekļūtu. Tad viņi ir kļuvuši vājāki un nevis pietuvojušies tam augšgalam, bet noslīdējuši uz apakšgalu. Tad ir tāda Milāna un Virtus, kas vēl ir kaut kur pa vidu tajā kokteilītī, bet kur Baskonija, Makabija arī, manuprāt, viņas ir tā kā... jau arī. Nu,
par serbiem arī nevar saprast, bet ka viņi tikai noslīdējuši vairāk uz leju. Un tā Bayerns plaisa, piekrītu. tā plaisa lielāka palikusi starp kaut kādu pirmo astotnieku un tur otru astotnieku un pa vidu tām divām komandām, kas ir sanāk 9-10. Nē, nu es tā kopumā, ja būtu jāliek tādos tā kā tieros, es teiktu, ka ir pat relatīvi daudz tādas komandas, kas konkurē uz to. Man liekas, ka ir vienkārši tāda aizstarp. Ja mēs noņemam tās kaut kādas 5, 6 favorītu komandas, tad tev ir, man liekas, ir 3 diezgan izteikti tā kā grozi, kur komandas iet. Tev ir Albas un Asvel grozs. Nu, var argumentēt, ka tur vēl var būt Parīzi iet klāt, bet nu, to mēs nezinām. Tas kā Bet arī zināt, kāpēc Bayerns, man biezums. liekas, ir tuvu tam grozam. Nē, Ļoti es tuvu. teiktu, ka Bayerns ir kaut kur nu reāli pa vidu starp to, kas ir. Jo es arī teiktu, ka tie paši sērbi kandidē lielākā vai mazākā mērā uz play-in. Un es liktu tad Bayern un Makabijs. Tās man liekas divas komandas, Žalgiris. kuras ir. Es Žalgiru liktu noteikti augstāk par Bayern un Es arī Makabiju. piekrītu. Es Žalgiru liktu tajā cīņā par play-in, ko viņi ir kopā ar kaut kādu vai serbiem vai abiem itāļu klubiem. Un tad tā Bayern, Maccabi un varbūt man liekas, kaut kas izkrīt no prāta, tikko kas Baskonijas vēl likt arī turpat, kur man liekas, nav Baskonija, man liekas, mums interesanti skatīties, bet viņi arī līdz galam ne par ko gluži necīnās. Un tās komandas tādā nekurienā. Viens no, Tā saucamajā principā, No Man's Land. nu jā, nu reāli viņi nav tā kā pilnīgā tā, ja es varu tā nepieklājīgi izteikties tādā bomžu grozā, bet nu viņi ir tā kā, nu, nedaudz virs viņiem. Un tāda, ka tev nav īpašas perspektīvas necīnīties ar augstāk esošām komandām, un arī tev tur Alba un Asfals nav gluži konkurenti. Tā vismaz es redzu tur Bayern. Bet redz, ka tādā Bundeslīgā viņi vienmēr kožās līdzīgs ar to Albu, kas man liekas ļoti interesanti. Jā, es vismaz šito piekrītu. Es nekad neesmu sapratis, kāpēc tā ir. Jo tas arī bija principā, Trinkjērī labākajos gados, kad Bayern bija konkurētspējīga. Arī tas gads bija viens tas foršos, kad viņi bija piektie. Gan tas, kad viņi bija piektie un viņi spēlē pret Milānu. Viņam arī tādos labos gados, viņi ir Eirolīgā, viņi ir. Tu pajautāt, jebkuram Eirolīgas fanam, viņš to neteikt, ka Alba un Bayern tāds divas ļoti līdzvērtīgas komandas, tie, kas skatās tikai Eirolīgu. Bet tad kaut kā Vācijas čempionātā, es nezinu, tur vienmēr ir sīva, un es neesmu īpaši daudz čekojis godīgi, bet man liekas, ka tur pat Albai varētu būt labāk bilans Vācijā vietā čempionātā. Nu, pēc sajūtām man ir līdzīgi. Bayernam. Bet ok, mēs te pēc mūsu sākotnējā plāna drusku palaidām garām Serbiju, bet tā kā Izrēlai arī ir viena komanda, tad es domāju, mēs varētu vēl pārcelties uz Izrēlu pirms noslēdzošajām 4 komandām. Un runa iet par Tel-Avivas Maccabi, un es uzreiz gribu izteikt savu sāpi. Ļoti daudz no sociālajiem tīkliem, principā, lietoja tikai Twitteri, un ļoti daudz tur arī sekoja dažādiem basketbola apskatniekiem, vispār kaut kādiem viedokļu paudējiem, kas arī par Eirolīgu runā. Un tā viena lieta, ko es vispār necik nevarēju saprast, ir kāpēc ļoti daudzi Maccabi lika bez mazliet tuvu playoffam vai tādā stabilā play-inā. Jo man vispār nav skaidrs, ar ko un kāpēc viņiem būtu tur jābūt. Es tev pilnībā piekrītu. Es te godīgi neredzu nekādas argumentus. Tīpaši, ja mēs tomēr pieņemam, un tā arī ir, ka basketbolā spēles tev izšķirā mazie spēlētāji, driblētāji principā. Un tā, es teiktu, ir viņiem ļoti apšaubām pozīcija laukumā. Mēs ņemam vērā. Lloyds ir ok, gan jau. Nē, Lloyds ir ok, bet Lloyds ir, pirmkārt, viņš ir traumatisks, otrkārt, viņš ir tagad 2 gadus principā bijis tāds viens no spēlētājiem, nevis līderis gluži. Un plus vēl Rokas Jokubaits, kurš īsti nekad nav bijis komandas līderis, manuprāt, pat Žalgarī nē. Un tad tu paļaujies uz šādiem kungiem, kuriem, man liekas, diezgan apšaubām likmi par play-in. Es neredzu godīgi. Tu principā tā viņa aizsarga līnija vienkārši tā rotācija bija tāda, ka Baldvins un Lorenzo Browns aizbrauc prom. Viņus to aizstāja ar Jokubaits un Lloyd. Un tas, ko teica par Lloyd, ka viņš ir traumatisks, līdz ar to
ja viņš nospēlēs virs 25 spēlēm šajā sezonā, tas, es domāju, būs pārsteigums. Nu, vismaz man. Un Jokubaits, teiksim, principā, ja tev vajag pirmo saspēles vadītāju, tas visbiežāk ir kaut kāds labs punktu guvējs visās kaut kādās top 12, 14 Eirolandes komandās. Pat tādam Asvelam ir labāks punktu guvējs kā saspēles vadītājs pirmais nekā Jokubaits. Jo gan jau, ka Lloyds sāk tur pa 2 starta pieciniekā. Un, ja šiem vīriem neaiziet spēle vai viens ir traumēts vai kas, tev nāk glābt tavs ierastais bench Nē, duets. es Džons teiktu- Bartolomeo un Blats. Es tieši gribēju teikt, tas ir ļoti underrated duets. Tas ir underrated duets. Viņi tas ir. normāli rauj. Blācis Dibartolomeo, jūs redzēsiet fantasijā, man viņi visu sezonas tas sēdēs un nesīs man Bet dividendus. viņi vairs nav tik lēti, Norč. Nu, tas gan, bet es teiktu, ka pat galvenā problēma, jā, es arī neredzu Makabī nekur tuvumā plēnam, jo, manuprāt, tā ir vienkārši izjukusi komanda. Diemžēl visi galvenie līderi, visi galvenie spēki ir prom. Tas labi. ir ģeopolitiski iemesli dēļ. Jā, Nē, jā, un noteikti. ļoti žēl, ka tā. Aizsargi vismaz, labi, Lloyds Jokubaits nav nekāda superstāra, bet, tu kaut kāda aizstāšana notiek, spēlēt viņi var, viss normāli, bet, tev arī Nība ir prom no tiem galveniem spēkiem Bonzī, Kolsons un, jā, es neredzu tur tādus, kas varētu pat kaut tuvu viņus aizstāt, piemēram, un Bet jūs piekrītat, ka Norčs nosauc 4 labākie spēlētāji no pagājušās Visi prom, sezonas jā. aizgāja, Jā. un neviens no atnākušajiem nav labāks par nevienu. Teiksim, pat ja mēs pieņemam, ka tur Lloyds ir labākais, vai tur kāds teiks, ka Venjans Jā, jā, Gabriels jā. tur ir labākais, tas jebkurā gadījumā pie tiem 4 tas ir 5. Jā, Noteikti. Nu, būsim arī godīgi. Tev, teiksim, Lorenzo Brown un Veid Baldwin to nomaina Jokubaits un Lloyds. Tas tā kā, Porsche pret Žigulu samainīt. Tas nav nopietni. Nē, kāpēc tik traki ar ne? Es domāju, tā, Jokubaits vienkārši būs atkal vienkārši iespēja nomaina. lielā spēlēt, uzņemties atbildību, driblēt. Es domāju, tāpēc viņš arī paņēma šo dealu. Viņš paņēma arī šo dealu, tāpēc, ka viņi var samaksāt krietni vairāk nekā Žalgiris. Tas var palīdzēt. Bet, arī okay, ka piemēram, laukumā ir būs tāds, tas iespējas, jā. ir tāds Līvais Randolfs, kurš, ja nemaldos, iepriekšējās 2 sezonas bija Jeruzalemes Hapoelā. Varbūt es kļūdos, bet viņš tur bija arī Čempionu līgā, tur ļoti izteikts skorers un tā tālāk. Bet mēs jau zinām vienmēr, cik ļoti liels gambles tas ir. Būs vai nebūs, vai trāpīs vai netrāpīs. Arī, piemēram, nezinu, tāds Antonijs Clevelands arī, manuprāt, ir liels zaudējums. Viņš Jā. ir ļoti labs lomas spēlētājs. Vai tas pats James Webs arī bija, tīri ok. Un, tā kā, Clevelands un Webs arī, manuprāt, ir liels zaudējums. Kurš par Webs aizgājis? Nezinu. Uz Clevelands Spinner bija kaut Karčijāk. kur. Clevelands nebija kaut kur VTB, man liekas. Protams, diemžēl tajā. Bet Clevelands pat, es domāju, Clevelands, man liekas, labs lomas spēlētājs, bet šādā komandā, es domāju, pie tagadējām, ka bija pielies kāds klāt Clevelands, neko, man liekas, daudz dzīvē nepalīdzētu, jo viņš tomēr bija labs kā tās izteikts aizsardzības spēlētājs, ko tu pieliec klāt tādam Braunam un Baldvinam, kuru var izveidot, bet, ne jau Rokam Jokubaitam. To arī no Jokubaits jau var izveidot. Vienkārši tad tev būtu nevis tā kā Jokubaits, tev būtu nevis tas arī pats, kurš var arī noslēgt, tas bija Braun un Baldvina gadījumā, bet tad būtu tā vienkārši, ka Clevelandam būtu pēc kaut kāda Jokubaiša izveidotas situācijas pašam jānoslēdz tas viss. Jā, bet tas vairāk, ka tas nav nopietni gluži. Saprotu. No Lorenzo Browns, Rokas Jokubais, viņi vispār nav vienā sarunā lieka, manuprāt. Un starp citu, mēs tomēr otrs Ventspilnieks jāatzīmē, Vils Reimonds. Tas ir tik nenopietni. Man, piemēram, tā ir lielā intriga. Tas ir tikai pasas dēļ. Viņš reāli neko, es esmu diezgan drošs, ka viņam, ja viņš kādā spēlē nospēlēs virs 10 minūtēm, es nezinu, gatavs kaut ko sadarīt. Tur jābūt kaut kādam milzīgam blowotam vai kaut kam tam līdzīgam. Viņš pagājušajā gadā Francijas čempionātā pilnīgi neko nerādīja. Bet es nebūtu tik drošs, ja tu ņem vērā, ka viņa konkurenti ir Džeiks Koins un Rafija Menko, kur arī gluži nav superzvaigznes Eirolandes līmenī. Bet Džeiks Koins, piemēram, regulāri iet starta pieciniekā. To es godīgi neesmu iebraucis šajā. Tiešām visu cieņu, protams, Džeikam Koinam. Viņš labs Džeiks, manuprāt, bet kāpēc viņš gāja starta pieciniekā, tas man tur nebija skaidrs, kurš līdz galam. Man īstenībā šajā komandā viena no retām lietām, kas man patīk, man es neteiktu, ka viņi ir super labi, bet man centri vismaz liekas tā kā
interesanti un ok. Nu, Un es Veņģers, varētu redzēt, ka tu tādus izmanto, ja tev ir pietiekami labi mazie spēlētāji. Viņa spēles tev neuzvarēs pietiekami daudz noteikti, bet man liekas, ka vismaz pietiekami pieklājīgi spēlētāji. ja tev būtu palicis, piemēram, Baldvins un Browns, tad, man liekas, Veņģens Gabriels būtu nu, tāds tīri pat ok aizstājies Džošam Nībolai, arī varbūt pirmgadnieks, bet tāds līdzīgi tipa spēlētājs, kurš tagad, man liekas, pirmo mēnesi izlaidīs traumas dēļ, tāpēc viņa Alfa Kaba parakstīja, kuram ir, man liekas, kaut kāda Eirolandes pieredze minimāli, bet nu, arī tas nekādus tur kalnus viņš negāzīs. Bet es laikam par tādu lielāko cerību stariņu nosauku Jēlenu Hordu, kurš ir vēl, man liekas, salīdzinoši jauns. Man liekas, 99. gads viņš bija. Pagājušā sezona bija laba sezona viņam Eiropasā. Tad nu, viņš ir tas, uz ko es arī kaut kādā fantasy virzienā raugos, ka viņš varētu būt tas spēlētājs, kuram tur ir liela loma un laba statistika, arī var izplast laukumu, ļoti atletisks. Un viņš man liekas tāds lielākais cerības stariņš šajā Makabijas starpsezonā. Jā, nu tad tā kopumā man vispār pēdējais komentārs, pirms mēs gan jau dodamies pie serbiem, tad, nu, cietais Arturs Šenkovs nekas te nebūs. Es atļaušos tā minēt. Nu, es esmu ļoti pesimistisks par Makabiju. Bet gan jau tad varam pie serbiem, ja jums nav vēl kaut kas Jā, es iebilstams. pirmo atvēru Partizānu, es piedāvātu arī ar viņiem sākt. Jā, Partizānu, nu, es teiktu tādu. Es neatceros vispār Eirolandā šo tādu starpsezonu. Es personīgi neko Tur tādu viss nebiju redzējis. nomainījies, ne? Nu, Pilnīgi viss. tev Balša Kopervis ir vienīgais, kas palicis, bet nu, viņš arī tur īsti nebija gluži komandas dvēseli laukumā, ja tā var izteikties. Tas, nu, tā ir, ja mēs runājam par jautājumu zīmēm, tad šī komanda ir milzīga jautājuma zīme tomēr. Jo, nu, Bet ar Eiropas lielu basketbolu. potenciālu. Ar lielu potenciālu. Es piekrītu, man liekas, potenciāls ļoti labs. Man arī pietiekami daudz tie spēlētāji, ko viņi parakstīja, man patīk, liekas ļoti labi. Gan gribētu minēt, gan Karlīku Jones, ko mēs redzējām Dienvidsudānas izlasē, gan pasaules kausā, gan arī tikko olimpiādā. Arī plus vēl pret ASV uztaisīja triple double, ko, nu, kurš katrs tomēr nevar izdarīt. Arī no tiem, kas man patīk, tad es gribētu minēt vēl Izaks Bonga, kurš kā lomas spēlētājs, man liekas, ļoti labs. Pat viens no tajā, ko viņš dara, viņš varētu būt Eirolandā, man liekas, pat elitārs trešais numurs. Un tie tādi divi, ko es gribētu sākumā izcelt. Ir vēl kaut kādi komentāri. Es tagad pētu sastāvu un, jā. Tur Īstenībā vienkārši gan nezinu, interesanti izstāst. Es gribu arī pieminēt, piemēram, pat ja kādreiz neliekas sastāvs tik labs, lai gan ir tīri ok Partizanam, ka vienmēr jāatcerās ir tas, cik liela ir mājas spēļu priekšrocība viņiem, ka tur krāsēs uzvaras grib vai negrib. Un interesanti, kā Ifa Lumbergs izstīsies komandā, un es izmantoju no Karlika Jones, jā, Valds jau pateica, ka viņš spēlē gan Sudānas izlasē, gan vispār, kā viņš ir spēlējis. Es sagaidu, jā, no viņa liels lietas un nebrīnītos, viņš tur kaut kādus rekordus uzstādīt vai atkārtot kaut kādu triple double vai tam līdzīgi. Un, nu jā, Brendons Bet Deivis. nav tā, ka mēs drusku varbūt pārvērtējam Karlīku Džonsu. Lielākoties tāpēc, ka mēs viņu esam redzējuši Sudānas izlasē, kur viņš ir principā vienīgā driblētāja opcija, tāpēc, ka visi pārējie ir vismaz 2 metrus gari un var visur mainīties. Un tad Karlīks Džons ir, labi, vēl Marijals Šejaks bija, bet viņš arī ir garāks. Ka tad Karlīks Džons ir tāda vienīgā opcija, bet šeit tomēr tev vēl ir Lumbergs, Nilikīna uz Sterlingu Braunu. Es nelieku liels cerības. Man tas vispār likās diezgan random papildinājums, jo viņam nebija nekāda tur super sezona Albā. Un vēl arī Dwaynes Vašingtons, kurš, man liekas, viņš no NBA atbrauc, vai ne? Man liekas, viņš G-līgā spēlē pagājušajā sezonā. Bet tā, jā, bet no Ziemeļamerikas, jā. Un tu nekad nezini, kas būs ar to amerikāņu pirmajā sezonā. Ja tāds Karlīks Džons ar tām izlases spēlēm sev FIBA basketbolā ir parādījis, tad, man liekas, tās Dwaynes Vašingtons varētu arī ierasties šeit ar domu, ka viņš ir par visiem labāks un ka vai dodiet man bumbu, tā kā Jordans un Bora izskatījās pirmajās pārbaudas spēlēs. Un tad viņiem ir tāda solīda 5, principā ieskaitīsim kaut kādu Mario Nakiču un Marinkoviču. Vēl labi, Nakiču viņu nespēlēs, baigi daudz, bet ieskaitām vēl Marinkoviču, tev ir tāda 6 aizsargu rotācija.
Es piekrītu, ka Džonsam būtu jābūt pirmajam, un arī viņam būtu jābūt visproduktīvākajam, bet ka viņš tur baigos kalns gāzīs, Nu, to Man jau liekas, ka es tā neprognozētu. tieši tāpēc, ka viņš ir pirmais, tāpēc es gribētu domāt, ka viņam ir cerības. Ja viņi tādā Panathinaikosā iemest, es teiktu, ka nekas nebūs, kad savu lomu izspēlēs, viss feina, bet bez kaut kādiem, tā teikt, lieliem highlightiem vai uzplaiksnījumiem. Bet tagad es ticu, ka viņam būs bumba viņa rokās, viņš varēs visu darīt, viņam ir atlētiski garie, viņš varēs Džonsam mest ali jups, bongs stāvēs stūrī, tāpat kā Vācijas izlasē. Lumbaks ik pa laikam padriblēsies, Nila Kīna seks. Nezinu, Brendonam Deivīzam var dot uz pustālo vai postā. Kur es īstenībā atvēru Adrijas līgas otrās kārtas spēlē, piemēram, rezultīvākais bija Sterlings Browns. Karlīkam Džonsam Sterlingam Braunam īstenībā arī Alba viņam bija labi. Nebija arī tā, ka 15 punktus vācis sezonā vidē. nebija Vai arī tā, tad ka viņš bija tagad tik normāli daudz? jau ir iesācis sezonu, Jones. Man liekas, ka es tur fantasy sakarā pastījos. Man liekas, ka viņš normāli arī ir iesācis. Nu, ir jā, bet rekord, tomēr kaut cik dalās viņam tā loma nedaudz. Nu, man liekas, tas arī kopumā vispār tai komandai, nu viņiem, es domāju, pirmie kaut kādi noteikti 3 mēneši būs sarežģīti, jo tev ir ļoti grūti salikt kopā komandu no visiem šādiem spēlētājiem, ko, kā jau tu teici, tur noteikti kaut kāda spēlētāja brauc ar citām domām par savu lomu nekā varbūt būs, un tomēr diezgan ilgs laiks paiet, lai visi saprot, kas un kā. Varbūt arī vispār viņš šīs sezonas laikā nesapratīs lomas un neaizies. Milzīgs jautājums ar jaunu sastāvu. Es pat īsti nezinu, kurus viņus prognozēt tabulā. Noteikti tajā Es play nebrīnītos kaujā, viņu. jā. Bet es arī, ja viņi tiktu, piemēram, kaut kā top 6, es nebūtu super šokāts, ja viņi tur būtu. Man vispār nav godīgi nekādas tā kā drošās līkumas uz viņiem. Bet es saku, tas, ko tu arī minēji sākumā, ir nenormāli daudz jautājumu zīmes. Tas pats arī garajā galā. Nu, piemēram, tas, ko mēs esam redzējuši no Tyrīka Jonesa, ir tas, ka viņš var uzlikt virs stīps. Bet mēs neesam viņu redzējuši Eirolīgā pie galvenā centra lomas. Nu, pēc būtības. Labi, gan jau, ka Deivijs būs un viņš varbūt nāks no bankas, bet mēs neesam viņu redzējuši būt tik lielā lomā, manuprāt. Tas pats Pokuševskis, viņam ir viss tūli, viņam viss ir, lai viņš spēlētu, lai viņš būtu labs un izcils moderns basketbolists, bet NBA nekas no tā nav salicies. Izlasē viņš arī īsti nav spēlējis. Tas pats Deivijs, viņam, man liekas, angliski labākais vārds, kā to pateikt, par viņu iepriekšējām sezonām ir bijuši tāds diezgan underwhelming. Bet Aizēja Maiks, kurš arī viens no kaut kādiem top spēku uzbrucējiem un floor stretcheriem Eirokausā tagad ierodās, arī pilnīgi nezinu, nav ne jausmas vispār, ko sagaidīt. Nu, šai komandai gan vismaz tad atšķirībā no Albas Asola un kā Bayern šiem es noteikti pieslēgšos. Man tas noteikti būs interesanti viņus skatīties. Kā tas Viņi viss. spēlēs arī, man liekas, pat varbūt paiet nostāk no tā, kas vispār Serbijā notiek un tā tālāk, bet man liekas, ka tā arēna ir patīkama, lai skatītos to basketbolu. Ir tīpaši, kad viņi labi spēlē, tad arī. Jā. Nē, noteikti būs. Šitie būs tiešām interesanti. Ļoti daudz jautājumu zīmes un jā, gaidu, kad viņus varēs redzēt. Nu, un tad pārceļamies Tajā pašā arēnā. Jā. Burtiski. Vēl viena komanda, par kuru man arī ir ļoti daudz jautājumu zīmi. Varbūt ne tik skaļa starpsezona kā iepriekšējā, bet tāpat diezgan daudz jaunu spēlētāju parakstīti. Skaļākais, laikam, gribētu teikt, Kodijs Millers Makintārs, pagājušās sezonas labākais rukijs Eirolīgā, ka Liniču vēl laikam varētu izcelt. Un Aizēja Keinen. Dobričs atgriezies mājās. Maiks Daumsols, kā floor stretchers un, protams, arī Urošs Plavšičs. Serbijas izlases centrs. Tāds 12 spēlētājs, bet, Man īstenībā man tie papildinājumi liekas ir pietiekami pieklājīgi. Varbūt viņu sakarā man pat liekas labi, ka viņi varbūt nemēģināja tā kā pagājušajā sezonā visu sākt no jauna būvēt ar milzīgām ambīcijām, ka viņi tūlīt jau uzvarēs. Es ceru, ka šoreiz tā nav.
Protams, ar Milleru McIntyre man personīgi vislielākie jautājumi. Arī, ko tu minēji, pirms šī mēs draftējām savas komandas Eirolandes fantasy, tad es viņu paņēmu. Jo jāatzīmē tomēr, ka pēdējais Baskonijas lieliskais saspičs sezonu iepriekš, kad viņš pārgāja uz, jā, uz labāku komandu, labi nosacīt labāku komandu. Tad pagājušajā sezonā tomēr Baskonija bija virszvēdus, tad Thompsonam varbūt neizdevās tā pārējā. Milleru McIntyre ceru, ka izdosies, jo viņam tomēr arī ir tas mīnus, ko viņš arī īsti tomēr nav metējis. Nu, varbūt var uzmest, bet viņš īsti tā nav viņa lieta. Un tas man liekas vienmēr jautājums, kad spēlētājs pārtais uz jaunu komandu. Jo tomēr tā komanda, kur ilgstošāk spēlē, tur jau kaut kādā ziņā viss tam pielāgojas, ka tu neesi metējis. Un viņam vismaz šoreiz atšķirība, ka nebūs varbūt Markus Hovards blakus, bet Zēja Keinans, kurš arī ļoti labs snipers. Ne tik labs kā Hovards, bet arī pietiekami labs. Un arī es gaidu sezonas sākumu, ka varēs redzēt, kā Milleram McIntyram izdosies. Es domāju, ka cipari viņam mazliet kritīsies, ka gan tas, ka Cervenā ir vēl citi saspiči un arī Milošam būs jāatrod minūtes un tam līdzīgi, bet arī tas, ka jā, tāds Kenans izvēlas pamatotāks, adekvātāks, mazāk metiens nekā Hovards. Cervena vispār parasti spēlē tad lēnāku basketbolu un tādā ziņā, ka nav tas skrienošais ātrais, kur tu pilni ar cipariem salas. Tāpat kā, man liekas, ka gan Darius Thompsons, gan Millis McIntyre bija labākie piespēlētāji līgās katrā no sezonām, kad viņi bija Baskonijā, un tagad, piemēram, pagājušajā gadā Thompsonam tur vispār gandrīz vai nekā nebija. Un Cervenas tā lielākā problēma, liekas, visi tie papildinājumi ir forši, jā. Bet, ja tu reāli gribi būt playoff komanda, šis ir mans uzskats, ja tu gribi būt top 8 komanda Eirolīgā, man liekas, ka tev ir jābūt tā, ka tev ir kaut kāda spēlētāja, kas ir reāli zvaigznes, reāli uzvarētāji, reāli čempioni. Tie, kas tev atnāk un Miloš Teodosičs. Ok, bet tev pusprājumā, jā. Un, kas ir tavs labākais spēlētājs? Vai McIntyre vai Kaliničs? Giedraitis, Nedovičs. Ja tas ir tavs, vienalga. Es pilnīgi piekrītu. Ja tas ir tavs komandas līderis, tad, tad es neredzu lielu tā teikt hype. Protams, tur var aizķerties tik līdz tādam plēnam. Tādā ziņā man pat Virtus patīk daudz vairāk, jo tas Šengēli un Klaibuns, es ticu, ka viņi var atnest kaut ko. Un, par citām komandām mēs tiksim vēl, bet, jā, es neredzu, kā viņi var, piemēram, to top 8 komandas tā nopietni izaicināt. Bet, es protams, pilnīgi piekrītu. Smuki apakšā galu gan jau vinnēs. Es gribētu pievienot vēl to, ka, manuprāt, viņi ir gana dziļi, varbūt no tā 1. līdz 3. pozīcijai, bet atkal 4-5, tur ir daudz jautājumu. Jā. Jo pagājušajā gadā arī tas pats bija, ka tev ir 8-9 ok spēlētāji, bet neviens nav tāds baigais džeks, jā. Un to nekur tālu netika. Un viņi atkal tur papildinājās, ja ko Hangu laikam zaudējis. Tā saprot, ja ka Hanga nav vairs. Jā, Hanga ir Badalonā. Jā, ok. Maiks Tobijs Gran Canarijā. Man īstenībā, es par to garo galu, es tad laikam pilnībā piekrītu. Tas tā liekas tāda stabila visvājākā lieta, jo tas jau arī tā bija principā problēma jau pagājušā sezonā, ko viņi īsti nerisināja pa lielumu nekādā veidā, jo pagājušā sezonā, piemēram, es atceros tīpaši sezonas sākumā bija tie paši Mitrovičs un Bolombojs, kas ir ļoti pieklājīgi garie spēlētāji, un tad tev no beņķa, piemēram, tu uznāc Maiks Tobijs un Markovs Simonovičs, un tas bija šokējoši slikti. Un es tagad tā skatoties uz tagadējiem, es tad neesmu daudz optimistiskāk noskaņos par to garo galu. Es domāju, ka Maiks Daums visticamāk tika parakstīts pēc tam, kad viņš vienā no pirmajām spēlēm FSA kaut kāds 5 trīņus iemet. Jo es to ļoti labi atceros, jo Norčam tieši mēs kodāmies fantasy tajā laikā, un viņš bija tieši paņēmis Maiku Daumu, kurš vienkārši ielika kaut kāds 5 trīņus, vēl paņēma kaut kāds 7 rebounds un savāc kaut 20 efektivitāti. Tas bija, es domāju, ka tieši pēc tās spēles vienkārši Zvezda izdomāja viņu parakstīt. Jo reāli viņš ir tādiem pāris cameo nopelnīja sev reāli vēl līgumu Eirolīgā, jo pagājušajā sezonā viņš vispār nebija Eirolīgas centrs. Vispār spēku uzbrucējs.
Jā, es Varētu piekrītu būt. pilnībā. Tā kā pirms gada tieši šobrīd es pat nezinu, viņš pārgāja, man liekas, viņš kaut kur Itālijā, man liekas, spēlēja. Viņš bija Tortonā, man liekas, viņš no Tortonas paņēma FS. Jā, tieši tā. Nu, tad, Tad neviens no mums negaida play-inā, piemēram, CVN. Es domāju, zem kaut kur. Ko jūs domājat? Nu, man arī īstenībā labi pateicis, tā nebija varbūt saslēdzis pats sev, ka tev pietrūkst viens tāds tiešām tāds, nu, kā man liekas, Holivudā par šiem aktieriem saka, ir tie A-listeri. Tā kā te nav tāds Ir neviens pirmais Eirolandes ešalons un A-listers. ir otrais ešalons. Jā, nu tāds Millers Makintērs pēc pirmās sezonas var izvirzīt kaut kādas pretenzijas uz to, bet nu, arī laikam nē. Tur ir labi spēlētāji, ir gana dzīves tas sastāvs, bet tiešām tāda A-listeri pietrūkst man vismaz. Jā, nu, un Partizanam, piemēram, līdzīgi, bet it kā ir kaut kādas cerības. Un tādā ziņā pat interesanti, kura komanda ir labāka no Serbijas un vai kāda paflirtēs ar plēfiem un tiks. Nu, piemēram, Partizānam ir arī tas lielais gambles uz tādiem rukijiem. Uz Karlīku Džons, uz Vašingtonu, nezinu, kas vai tur vēl kāds bija. un Nu, Ilikīna. Pokuševskis var būt, Nilikin, bet jā. arī kas to Poku, jā. Nu, tur tā lieta, ka, nu, ja tur sajiet, piemēram, no šiem 4 spēlētājiem kaut 2, tad es domāju, viņi jau būs augstāk. Mm. Nu, es arī domāju, ka Partizans drusku labāk izskatās. Bet, nu, labi, tagad es domāju, saldais ēdiens. Norčus, 2 mīļākās komandas. Es domāju, Norčus to arī izvēlēs, ar ko sākam. Cerams, ka neviens grieķis latviski nerunā un neklausīsies. Jūs tikko, man liekas, jau kārtējo reizi mēs publiski pieminam to, ka tu fano par abiem grieķiem. Tāpēc, ka es gribu redzēt savstarpēju spēli. Es domāju, ka tas tur vienkārši nav pieņemami vispār. Un Jā. Nē, abas nu es jau fanu dažiem- bāzes tev atgrūst. Nu pagaidi, es jau pārliecinājos praksē, es tur dažiem pajautāju, ko viņi domā. It kā neviens sist man negribēja, bet, nu, Nē, nu, šķiet, ka es mēs- negribu, visi, bet es tāpēc, bet- Sis negribēja, tāpēc, ka gribēja palikt arēnā. Nē, Nu, bet es varbūt. atceros, piemēram, ka tu izteicies aptuveni tādā tekstā runājot ar tiem grieķiem, ka vai jums nebūtu foršāk, ja finālā jūs spēlētu tieši pret Olimpijakas? Un tad tev pateica pilnībā loģiski, ko es tev teicu jau pirms tam, ka, ja tu esi Panathinaikos fans, tad tā vieta, kur tu gribi redzēt Olimpijakas, ir 18. vietā tabulā. Tas ir Jā. tas, ko tu vēlēsi redzēt, bet tad tev bija nedaudz cits skatījums uz lietām, un tur galīgi neskrīt. Bet es domāju par šo komandu. Es domāju, ka jau čempions jāatstāja pēdējos. Es tā pieņemu. Jā, es gribu iesākt par Olimpijakus, bet es varu ātri vēl tagad no pieredzes stāstu, kad es kaut kādam fanam jautāju, apmēram līdzīgi šo jautājumu. Es teicu, ka es biju pusfinālā, ka es gribēju finālā Grieķu derbiju. Un viņš teica, ka viņš kā Panathinaikos fans teica, ka viņš labāk paliek kaut vai otrais un zaudē Madridē, nekā redz Olimpijakos finālā. Ka viņam pat tas tituls, jā, nav. Principā šim Panathinaikos fanam svarīgākā spēle Final Fourā bija Olimpijakos Reāli pusfināls. Viss pārējais nebija īpaši svarīgi, lai viņš ir Panat fans. Tā būtu tas, ko es tev teicu. Nu, vienkārši jā, tev bija tik karstasinīgām fanu grupām. Viņiem galvenais ir būt virs otriem. Tas ir, es domāju, Belgradā noteikti ir pilnībā tāds pats priekšstats par otriem. Un labi, vairāk laikam mums nav tik karsti. Arī Rīgā, es domāju. Nē, nu Rīga arī noteikti. Bet nu par Olimpijakas. Jā, nu, bet tiekoties tātad šobrīd joprojām Olimpijakos, es domāju, ka tas redzēsim, vai tas mainīsies, bet šobrīd es saku, jā, ka tā ir man mīļākā komanda Eirolīgā. Tā ir komanda, kur es vairāk sekošu līdzi. Tie ir arī mani favorīti uz titulu. Es domāju, ka viņi vinnēs. Man ļoti patīk, ka Vezenkovs ir atgrieztis. Es domāju, ka viņš ir perfekts priekš Olimpijakos un tas, kas pietrūka pagājušo sezonu. Esmu pārsteigts, ka tagad Forņē arī papildinājums, bet ka viņam bija tāda sagaidīšana, apmēram, it kā viņš būtu Lebrons. Es domāju, ka drīzāk Vezenkovam varētu tādu. Es neredzēju tik lielu hype, kad viņi izziņoja, ka Vezenkovs Es atceros, pēdējais, ko es atceros, man liekas, bija par Hezoņu, kad viņš bija Panatā, tur bija ļoti līdzīgi. Viņi tur bez mazliet... Kendrika Nunn arī bija tur viņu uz rokām. Lidostā uz rokām, jā. Jā. Tas pilnībā normāli. Bet Forņē bija daudz lielāka sagaidīšana hypes nekā Vezenkovam, ne? Man liekas, to vienkārši tā izcēla, vairāk, jo
Vezenkovs jau, man liekas, tur, zin kā viņš tur bijis, Savēji. viņš jau arī, lai arī viņš it kā ir bulgārs, viņš tikpat daudz ir arī grieķis, un, man liekas, es pieļauju, ka viņš tur jau dzīvo, un ka tad nav tā, ka viņš kaut kur ielido tur no Sofijas vai no, nezinu, Vārdas, Jā. vai no kurienes. Tā kā. Nu, Plus vēl ok. varbūt te Olimpijakos man to vairāk gaidīja, jo man liekas, ka viņi gan Sakramento, gan sākot ar vasaru, arī Toronto visu sezonu aktīvi Twitterī rakstīja, lai laiž viņu vaļā, lai viņš brauc mājās, bet es domāju, ka viņam tas jau bija vairāk mazāk gaidāms. Un Furnjē jau tomēr iebrauc kā tāda relatīva zvaigzne. Viņš arī, es nezinu, īstenībā, cik viņš Eirolīgā viņš vispār ir spēlējis. Bet, manuprāt, jā, Man liekas, ka Nav vispār, nav Eirolīgā pat spēlējis. Viņš tomēr Eiropas basketbolā, vai viņam var patikt, var nepatikt, viņš kā viņš spēlē, viņš tomēr ir milzīgs vārds. jā, vārds, jā. Bet es domāju, laukumā daudz vairāk palīdzēs uzvarēt Vezenkovs tieši viņiem. Un tā kā, ja es varētu izvēlēties vienu no viņiem, kur paturēt, un otrs būtu jāmet ārā, es vispār acis nepamiršu, Nē, no nē, Vezenkovu paturēt. tā nav diskusija. Nu, Vezenkom arī maksā vairāk, viņš Nu, tomēr jā. ir Tāpēc es domāju, ka varēja viņi arī sagaidīt tā kā līderi, nevis kā Forņē, nezinu, labo roku. Bet, Nu, labi, bet, īstenībā vēl viena lieta, ko man liekas, jūs vēl nepieminējāt, ir tas, par ko mēs ar Valtu pagājušajā sezonā daudz sūdzējāmies, ka Panatam nav, Olimpijakosam nav tas viens spēlētājs, kam iedod bumbu un skatīties, kā viņš sakārto tā vietā. Tur Valkaps driblē līdz uzbrukuma laika beigām un uzgrūž kaut ko Bezsamaņai grozu virzienā. driblējās, ja tā var teikt. Un, nu, tad tagad, man liekas, šajā vasarā viņi principā visi spēlētāji, kas tika parakstīti, ir tādi, kas risina šo problēmu. Tas ir gan Furnjē, gan Vildoza, gan Dorsijs, gan Evans, kad viņš būs vesels, gan tas pats arī, man liekas, nu, teiksim, tādam Vezenkovam iegrūt pēdējās 2-3 sekundēs, viņš to step kaut kādu var uzgāzt. nu, es esmu Žalgiri, piemēram, vienreiz iemet game winner, kad pusotru gadu atpakaļ, kad Žalgirim nereāli vajadzēja uzvaru. Tā arī bija, viņam iedeva vienkārši kornerīt, viņš uztaisīja step iegās. Un, jā, arī tā ir opcija. Un, jā, veseli 5 kadri, kas var darīt lietas. Un tā joprojām ir. Un galvenais, ko viņi pazaudēja? Viņi Canon pazaudēja. Nu, viņi paņēma, principā, tādu pašu spēlētāju vietā, vēl pat garāku drusku. Nu, tā Varbūt, Jā, un vispārējo. pa lielam no īstiem, ja mēs tā varam izteikties, kritiski basketbolistiem, tad Keinons ir principā vienīgais, ko viņi pazaudēja. Tur pārējie, tur, piemēram, Mihals Lundzes vai Brazdēķis, Sīkma, nu, principā tautas valodā tādi liekieši bija, principā viņi īsti neko pagājušajā sezonā nekādā veidā viņu tādai pietiekami veiksmīgai sezonai, es teiktu, ka viņi īsti savu pirkstu nepielika līdz galam tajā visā. nu, Brazdēķi vispār foršs atvaļinājums sanāca. Vēl Žalgirim arī izcili. Viņi dabūja izpirkumu, un pēc tam nākamajā sezonā vēl viņi atpakaļ dabūja. Un, ja es nemaldos, man liekas, ka vēl Olimpijakos viņam kaut kāda alga daļa sēdz, ja es neko nejaucu šajā visā. Tīri, lai paslavētu mūsu kā podkāstu, jā. Vai kaut kādu mūsu nosacīto, negribas jau tā pašam teikt, bet tad mūsu nosacīto ekspertu status, ja mēs uzreiz teicām, ka Brazdēķis tur neiedarās. Viņš nav tās komandas spēlētājs. To mēs uzreiz ziņojām. Un tas arī pierādījās reāli. Jā. Bet es par kopumā, par Olimpijakos sastāvu, viena lieta, kas man liekas diezgan izteikti, viņiem ir, manuprāt, ir atrāviens jaudīgākais garais gals visā Eirolīgā. Varbūt ne tieši uz šodienu, jo gan Stafa Fals, gan Miltīnovs nav spēlētāji vēl pagaidām trauma dēļ, bet tā es teiktu, ka viņiem 6 ļoti labi spēlētāji garajā galā. Man liekas, ka neviena cita komanda īsti ir tik. Par ko tu vēl ieskaiti pēc tiem 6? Mozes, Nu, tev ir Pēters, Mozes. Rait. Jā. Pīters. Nu, Nu, labi. tev Vezenkovs, Pīters, Mozes, Raits, Nu, ok, jā, Pēters, Vezenkovs, Pīters. Miltīnovs, Fals. Tas ir ļoti Vēl arī- iespējams sešinieks. Vēl arī tāds Papa Nikolau 4. numura pozīcija arī nav tāds pilnīgs caurkartējs. Jā, nē, nu labi, ja mēs šitos 4. numuriņus ieskaitam, es sākumā domāju, ka tā tīri pa centriem, apmēram, nu tādiem. Nu, nē, es domāju, tā 4, 5, un tad, nosacīt pēc vecās modes, tā teikt, garie spēlētāji. Man liekas, ļoti iespējīgi. Jā, nē, Jā, īstenībā tā ir viena lieta, kas varbūt ir drusku dīvaina, ka mēs tā kā joprojām viņus klasificējam kā tur 1, 2, 3, 4, 5, bet realitātē laukumā tagad tās pozīcijas ir tik saplūdušas, ka man liekas, nu, principā ir
aizsargi un ir uzbrucēji. Un ir spēlētāji, kas var nospēlēt gan kā aizsargi, gan kā uzbrucēji. Un tad varbūt tev ir kaut kādi pāris izteiktāki centri. Nu, tur Mustafa Fals un Miltīnos, laikam, manās acīs kvalificējas kā tādi izteikti centri. Nu jā, tad Jā. noteikti basketbols mainījies tādā ziņā. Bet nu kaut kā tomēr, ja tur sastāvs vēl tā liek, un tu galvā vēl Bet, protams, varbūt es vēl tikai tā. mēģināt adaptēties. Nu tā pa lielam, ja mēs tā rēķinam, to piekrītu, principā laukumā tev ir driblētāji, un tad tur mētāji, katotāji, un tie, kas liek blokus, principā. Tā arī Sēdzēji. visi dalās. Nu, sēdzēja, jā, un tie ir principā tie paši, kas stāv stūrī un kato pa lielam. Es vairāk par tādam uzbrukumu lomu Nu jā, domāts. ja tas nav Vokaps, kas vēl vada saspēli. Nu, cik Nu, es tā. vada. Nu, tad Bet jā, laužās. es īstenībā tagad par to Viņš laužās tiešām. Man Viņš ļoti- bezsamaņai. Jā. Reālis besam, ja viņš ir laužās. Nē, bet man joprojām, man viņš tāpat patīk. Viņš daudz cits labas lietas dara. Nē, es domāju, ka man šogad viņš patiks labāk nekā Jā, iepriekšējā viņam būs mazāk. sezonā. Nu, tāpēc, ka Es nebūs vienkārši iedos jāstāsta, kā kādam viņš to meistaram, tu jā, bumbu Nē, rokās, nu, viss būs burtiski, ja normāli. viņam, man nav vispār nekādas pretenzijas pret viņu. Līdzīgi mēs atgriežamies pie Keviča stāsta. Man nav nekāda pretenzija, kad viņš aizsardzībā spēlē. Man ir pretenzijas par to laušanu. Tas ir tas, kāpēc man viņi tik ļoti nepatika un kāpēc viņas negribēja skatīties pagājušajā sezonā. Jo, nu, tas nebija nopietni skatīties, kā viņš tur driblēs un kā viņu uzvar, principā, tā, kad viņš iemetas kaut kādas 4 trojkas, kas notiek, principā, tā, kad pilnmēnesis, jā, reizi mēnesī. Nu, nē, tā viņš par Final retam. Four, viņa trešā labākā komanda Eirolīgā bija. Noslēdz trešajā pozīcijā Olimpijakus. Viņi tur Bet es viņi runāju dabū par tos uzvaras. vizuālo, par to, Nē, ka nu, man, tas nav es vienkārši smuki, bet nevaru tas strādā. izturēt, skatīties tāds muļķīt, man tas neliekas nopietni. Tagad es piekrītu pilnībā, tas ir, ja nevar būt pilnībā atrisināts, bet nu, atrisināts tik labi, cik fiziski varēja atrisināt. Un plus vēl viens spēlēs, ko mēs nepieminējam tieši priekš izšķirošiem spēlēm, Šaks Makīsiks, starp citu, kā mēs zinām, lielo spēļu spēlētājs, kur viņš arī tomēr būs milzīgs faktors, kā viņš ir bijis vienmēr. Un tagad man tiešām Olimpijakus arī liekas forša komanda. Mēģināt pēc. Starp citu, drusku paprognozēsim, piemēram, nu ir kaut kāda galotne, un Furnjē, kuram patiks ļoti vilkt uz sevi, tiek atsēdināts, jo viņš ir uzmetis kaut kādu 2-9, piemēram, un viņa vietā būs Makīsiks, kurš vienkārši taisīs vienīgi plays, kurš darīs visas pareizās lietas, iedves enerģiju, vēl kaut ko abos galos, vēl šancēs pretēji Furnjē. Tas nevarētu radīt kaut kādas, tā saucamā, dumpjus, klāji. Es tieši par šo gribēju teikt, ka pat galvenais izaicinājums droši vien būs tieši tas man management, tā saucamais, kā samanedžēt, lai visi dabu uzspēlēt, jūtas puslīdz normāli, lai tas komandas mikroklimats ir jau laukumā. Es nevaru nosaukt pat nevienu tādu mīnusu. Tu vari spēlēt ar visiem metējiem, tu vari spēlēt ar gariem, tu vari spēlēt ar sēdzējiem, tu vari jebkā spēlēt. Galvenais ir Laužņiem samanedžēt. spēlēt arī. Arī, ja vajag. Jā, par situāciju. Prasa. Vienalga. Jā. Es gan nezinu, kurā situācijā tas tika prasīts, bet Nu, bet teorijā, ja piemēram Teorijā. gadās, ka tev obligāti vajag tādu, kur neviens nevar iemest, nu tad ideāli vispār. Var atrast, tas atzīmēt mierīgi vispār. Nekāda stresa nav. Jā, Jo- nu interesants, cik spēm vēl tāds Aleks Pīters, kā viņš, piemēram, jūtās tagad, kas tev ir Fournier un Vezenkovs uz viņu pozīciju paņemta, viņam bija super sezona, un tagad, kas to lai zina, cik viņš spēlē. Un starp citu, tas, ko es iesāku par to jautājumu, par komandas ķīmiju, dumpjus, klāju, Furnjē jau nav tāds vienīgais potenciālais dumpinieks, jo Dorsijs ir iepriekš bijis tāds, nu, teiksim tā, grūts kadrs vairākās komandās, kur viņš bijis, cik ir dzirdēts. Jā. Tā kā, Es zinu, kas pat man liekas, lai cik stūpi tas izklausās, man liekas, nekas treks nenotiek, ja tu vienu no viņiem, piemēram, izmet ārā vienkārši. Tagad Nu, es tik daudz piekrītu. cilvēku, ja tev viens vai divi uztais problēmas, tu tāpat var funkcionēt, apmēram. es laikam piekritīšu, jā, taisnība. Es tagad tā sapratu, nu labi, nu, piemēram, tā kā te Maikam ir kaut kāda, ka viņš tur kaut kādā sastrīdās vai kaut ko notusējās un viņam iedod atvaļinājumu uz 2 nedēļām. Te ar tā var īstenībā darīt. Nu, tev jau ir kas spēlē. Bet, nu jā, redzēsim. Un Barcaukasam ir iedots materiāls, ar ko strādāt. Un es domāju, ka viņš būs Materiāls labi. izcils. Materiāls māmākais, jo
Tā es varu izteikties. Tiešām lieliski. Bet Nu, labi, es tur ir īstenībā domāju, ka vēl tas viena. managements, es pat domāju, ka tā nav tik liela problēma viņiem, ja mēs ņemam vērā, ka tīri kā vēsturiski mēs esam redzējuši, kā viņi spēlējuši pēdējos gadus. Tā kā U12 jaunatnes līgā, kurš pa pieciniekiem sadalās. Un tad tā arī spēlēm. Man liekas, ja tu kaut kādā, ja tev galvenais pārliecināts spēlētājs, lai nav tāds slukas gadījums, ka tu spēlētājiem tev jāmēģina ieskatīt, ka viņš var spēlēt 20, nevis 30 minūtes. Tā jau gan jau tā lielākā problēma. Kaut kāda pietiekama liela loma jau būs visiem. Un man ļoti patīk šoreiz viņa. Man arī es tā tagad tā domāju, nu, vispār, cik ir dzirdēts no katra tā spēlētāja, ko viņi ir runājuši dzīves laikā, vai vispār kā viņi spēlē. Nu, es teiktu, ka es tagad tā nevaru iedomāties. Varbūt tad Fornē un Dorsijas, jā, tad bija viņa sketčīgi, bet nu, tā, ka apmēram vispārējie viņi saprot, manuprāt, ka viņiem prioritāte noteikti ir uzvarēt, un ka viņiem tur kaut kādas tas, tur personīgās ambīcijas, savas minūtes, savu ciparu apmēram mazāk interesē, un tas var likt visam strādāt. Jo es tur neticu, ka Vezenkovam ir šobrīd baigi svarīgi, vai viņš tur met 14 vai 20, un tas pats tur kaut kādiem citiem spēlētājiem. Man liekas, viss Nu, tas saprot, ir ka ir jāiet pēc titula un viss, nu, un ka Tas nevajadzētu būt problēmai. īstenībā ļoti labs punkts. Nu, tā kā labi, mums ir tie divi karstgalvi, bet citādi jau būtu pārāk garlaicīgi, ja nebūtu tāda. Tā kā kopumā viss ir labi, manai mīļākajai komandai viss notiek. Mēs esam izdarījuši savu darbu, un labi, otri grieķi tur ar kaut ko dara, bet tā kopumā viss ir normāli. Vai Man ejam tur, uz otriem grieķiem? Jā, jā. Nu, es tad te laikam es varu iesākt, manuprāt. Es teicu, ka tas sastāvs jau ir labs Olimpijāks, tad šī tas te, manuprāt, tad ir nu, vislabākais. kurš tad ir, jā, tev pamats tas labākais? Šis, es teiktu, ir noteikti labākais. Pirmkārt, ņemam vērā, ka viņi tomēr ir esoši čempioni, un viņi spēlē pagājušajā zonā tomēr ar diezgan šauru rotāciju, un tas daļai iespējams bija tādēļ, ka kaut kāda spēlētāja netaisnoja sev liktās cerības, un tad es teiktu, ka viņi to ir atrisinājuši, izmetot ārā tieši tos spēlētājus, kas neataisnoja tās cerības, gan konkrēti Balcerovskis un Vildoza, un dabūja viņu vietā Super Džekus, Lorenzo Brauns, kurš ir, mēs esam jau iepriekš daudz labas lietas par viņu runājuši, un es teiktu, ka viņš ir ļoti labs papildinājums. Un plus vēl Omers Jurtsons, ko atgriezis no NBA. Un Principā plus vēl, visi nu, turki izņemot Šengunu principā, jā. Un tas pats atgriezušies. CD Osmans tāds vienkārši tas Un tā kā, tieši pēc Fornē, jā. jā, CD Osmans, es teiktu, tāds porš ķirsīts uz tortas uzliks. Tas pēdējais, jā, punkciņš uz īņu. Es teiktu, viņš arī labi pēc pozīcijas, jo tie trešie numuri, nu, viņi ir Grigona daudz spēlē, un tas nevienmēr bija perfekti, un Juančo, es teiktu, arī bija tie sarakstiņā, kas nelīdz galam attaisnojas sev liktās cerības, un tad Osmans ir tāds, tā kā tieši, ja kādā pozīcijā vajadzēja vēl papildināties, tad tā bija tā. Un man liekas, viņi labi tādu ielika pamatus arī vieglā uzbrucēja pozīcijai tagad. Jā, es pilnīgi piekrītu, un man liekas arī vēl kas svarīgi, ka runājot par to, piemēram, šauro rotāciju, kas bija pagājušajā gadā ļoti izteikta, man vismaz liekas, ka viņi šogad vairs nebūs spiesti to darīt, jo es tā skatoties uz sastāvu, es redzu, nu, principā tev ir 12 tā kā spēlētāji, kas ir gatavi dot rezultātu, ja mēs ieskaitām vēl Juančo, ko, nu, viņš pagājušajā zonā tad deva, tad nedeva rezultātu. Un kā lai Zaks vēl forši uz 5 minūtēm uznāk un izved pretinieku saspeču no pacietības pilnībā. Un man personīgi liekas, tā spēcīgākā komanda Eirolīgā. Galvenie favorīti. Un viss cieņa. Bet jūs atceraties, mēs iepriekš Monako sakarā kaut kāds iepriekšējās starpsezonas domājām, kā viņi tur dalīs bumbu, kas tur notiksies. Kaut kā diezgan organiski tur tas viss atrisinājās. Tad man tagad šeit ir jautājums. Ok, Grāns noliksim malā. Tomēr tāds visvairāk uz aizsardzību tendētais basketbolists, bet Lukas Brauns un Kendriks Nants. Kā jūs redzat, kā te notiks tā dalīšana? Jo vienam ir ego, ka viņš ir labākais skorers līgā. Viens ir vienkārši veterāns, kurš izcīnījis tituls un sakārtojas lietas.
Un viens ir arī, un trešais, jā, viens no labākajiem saspēles vadītājiem Eiropā, kuram gan iepriekšējā sezona varbūt ne tā labākā. Viens ir tas, ka, manuprāt, 2 no 3 atrodas reizē laukumā. Tu visas 3 reizē nevar laist. Tas nozīmē, ka nevar 30 minūtes visiem dot, piemēram. Tāds Džeriens Grants arī bija ļoti labs, un arī viņam būs jāatrod minūtes un laiks. Un šis ir tas iemesls, principā, kāpēc man tāda Olimpijākas gan vairāk patīk, gan organiskāk, manuprāt, liekas kopā, un kāpēc es viņus redzu kā galvenos favorītus. Jo, nu jā, būs interesanti. Es domāju, tādam Lukasam būs regulārajā sezonā vairāk tur viena alga, un viņš arī pagājušā sezonā no soliņa nāca lielākoties, vai ne? Man liekas, ka gar Grantu un Nānu parasti sāk. Jā. Nu, gan jau, ka būs kaut kā līdzīga. Man gan interesē, jāpēc, kas būs starta pieciniekā. Es tikai saprotu, ka noteikti Kendriks Nāns, bet kas tur Grants vai Brauns? Lesorts. Jā, nē, okay, bet es pa mazajiem. Jo pa 3 tu nevari, manuprāt, nevienu no viņiem laist. Tā kā tu vienmēr turi tikai 2 laukumā. Nē, es minētu, gan jau tavs startā iet Nāns un Grants. Man liekas, Grants bija pagājušajā sezonā, viņš bija standarta starters, ja nemaldos. Lukas, man liekas, bija parasts no bēņa. Es minētu, ka tā. Un īstenībā es šitajās par šo tieši mazo spēlētāju lietu runājot, es domāju, ka Lorenzo Brauns jau nākot uz komandu. Es domāju, ka tas tika izrunāts un viņš nāk ar tā kā domu. Un viņam tas tika pateikts, ka viņš būs, man liekas, otrais saspēles vadītājs. Un es tā pieņemu, skatoties vispār uz visu to situāciju. Un vēl par tiem papildiem, liekas, ka Jurtsevens tādā ziņā labs, ka varbūt Lesors nebūs spiests spēlēt 35 minūtes katru spēli. Tas ir pozitīvi noteikti. No viņa no Lesorta vai arī paša skatu punktu, ka viņš varēs sezonas otrajā daļā iespējams būs vēl svaigāks. Un ne tā, ka viņš pagājušajā sezonā nebija svaigs, viņš jau tā izties pietiekami labi. Savā vasarā labi turpināja. Viņš vienmēr, man liekas, nebeidz enerģiju, vienmēr uzlabot. Cedija Osmans man pat liekas nedaudz tā kā lielāks jautājums šajā ziņā. Jo viņš tomēr arī no NBA atbrauc. Plus vēl viņš NBA bija pietiekami pieklājīgs spēlētājs. Viņš nebija gluži, tas nebija. Es pat nezinu, ar ko salīdzināt. Tas nebija pēdējais spēlētājs komandā. Jā, nu viņš bija tagad tiešām normāls spēlētājs. Tad 7, 8 punktu spēlētājs. Un par viņu man liekas vairāk jautājums, kā tu viņu tajā visā stāstā iesaisti. Jo viņu gan es šaubos. Man liekas, uz viņu pozīciju, viņam kas tur, nu viņš ar Grigonu varbūt dala minūtes, ar Juančo Mitoglu, nu, ka viņš tiks pie vairāk minūtēm nekā, piemēram, tāds Lorenzo. Un kad tev nav jāstresot, viņi dabūs laukumā, kurā gadījumā. Bet tev viņam arī bumbi vēl jādabū pēreiz. Tā nevajag. Nu, es domāju, tādā ziņā, ka viņš nav atbraucis stāvēt stūrī un mēs brīvs trojkas, tā kā Papa Petru to darīja principā. Es neteicu, ka viņš atbraucis uz Papa Petru lomu par tādu domu. Tā man tas liekas lielāks jautājums nekā tie gārdi. Bet... Jā, es tagad tā padomāju, gan jau, ka tev taisnība par to arī Lorenzo, ka viņš būs otrais. Jo īstenībā viņam tā pēdējā sezona, viņš playoffos bija nereāls atkal, jā, bet tā sezona viņam nemaz nebija tik laba. Viņš bija arī gan bieži traumēts, nespēlēja, arī Rīgā, kad bija Eirolīga, viņš tajā brīdī nespēlēja, kas žēl. Un īstenībā ar Spānijas izlases Šarnems tik labi nenospēlēja šovasar, un varbūt, ka tiešām viņš vienkārši to otrā saspeču lomu pildīs. Nu, man tas vienkārši liekas tā kā loģiski šajā situācijā. Nu, kad tev ir čempions, jaunu riteni neizgudro. Tikai uzmanības. Nu jā, tu viņu ielaic tādā Vildozes vietā, jo Vildoze vispār nebija rezultātu taisītājs. Bet tagad tev vismaz būs viens uzticams spēlētājs, ja tev nezinu, tev Lukas vai Nants izkrīt ārā, vai arī kādam no viņam piezīme problēmas. Vienalga, kas tu Lorenzo Brauns mums ir pietiekami uzticams, šajā līmenī ļoti zolīts spēlētājs. Un es tādā ziņā domāju. Ļoti, tā kā salīdzinot, ja tu ņem vērā viņu kā tiešo Vildozes aizvietot, tad viņš ļoti liels upgrades. Jā, noteikti. Vēl kaut kas? Kaut kāds pēdējais prognozes. Piemēram, Kristian, kā tev liekas, kas tev labāk, teiksim, gan patīk, gan
Kā tev liekas, kas labāk iesāks pirms sezona Olimpiakos vai Panathinaikos? Ja glīgi, laikam, kalendārs jāpapēta, bet Nu, labi, nē, piemēram, regulāro sezonu. Kas uzvarēs regulāro sezonu? Varam vēl Madridi iepīt kontekstā. Madridē visvairāk jautājumu, laikam, ir tagad sezonas sākumā. Nu, sāksim ar Feners. Nu, es teiktu, šis arī ir četrnieks, bet, jā, es domāju, ka gan jau Olimpiakos vinnēs regulāro sezonu. Gan jau, tu jau saki tā, ka tas būs kaut kas neizbēgams, tāds stabilais. Jā, bet man tāds šķiet, ka tā Madrida kaut ko izjauks. Nu, ka, piemēram, nebūs mums Grieķu fināls beigās, bet tas tādām ātriem hotteikam, man liekas, tur Madrida kaut ko sačakarēs. Nu, un kurus Grieķus labāk redzētu finālā? Tev viens tagad jāizvēlas. Nē, Olimpiakos, es saku, Olimpiakos man viļākā komanda. Tad es gribu redzēt, ka viņi spēlē pret Panatu. Mēs ar tev pie šī vārta arī pieturēsim, ka tu mums mēģinās tur sezonas vidū ieskatīt, ka tev būs, nezinu, visu laiku, visu mūžu patikuši Žalgiris, tomēr īstenībā mīļākā komanda. Tad mēs vēl šito te atgādam. Olimpiakos te tev. Jā, īstenībā no es ilgstoši biju Žalgiris fans, tā kā ļoti uzticīgs tikai zaļie. Nē, nu tas ir tā, ka tur Šmits Strēlnieks spēlē, piemēram, tagad šo zonu, tieši man mazāk hypes, tur nav Latvijas, tur nav kaut kāds kīnas. Varbūt Īļi Kurutus kaut kādā brīdī parādīs. Nu, labi redzēs, bet, piemēram, man patika gan kā Grigons, gan kā Vokaps toreiz tur spēlē, kādreiz sanāk gan Evans. Tagad man tur pat nav tāda, tā kā, es nezinu, kas ir mans mīļākais spēlētājs Žalgiri, un man tur hypes mazāks. Kurš vēl? Edgars, bez šaubām. Birutis ir tāds diezgan simpātisks. Bet, nu jā, tā kā es pa Olimpiakos, to mēs esam izsacinājuši, un ja kaut kas mainīsies, noskatoties vairāk spēles, tad es ziņošu. Kā mainīs? Un kā tas nav? Nē, nu gan jau, ka nē. Mainīs. Kā nevar tā mainīt? Nesmuku basītes. Šito arī tad saviem grieķiem varētu ieskaidrot Final Four, ka man mainījās sezonas sākumā Panathinaikos, bet tomēr viņi nav tik forši. Tā vienkārši nedrīkst darīt. Es gribu redzēt, jā, kādas izstīsies. Ja tur kaut kāda pretīga individuāla spēlēs, tad būs kaut kas jādomā, bet nē, gan jau, ka tā nebūs. Es domāju, uz šīs nots arī noslēdzam. Jā, un tad kaut kādas vairāk prognozes iedosim vēlāk. Un gaidām sezonas atklāšanu. Un domāju, ka tiksimies tad arī uzreiz pēc pirmās kārtas. Domāju, vajadzēs kaut kāds ātros hot takes. Tad arī, jā, īstenībā sagatavosim kaut kādus. Kaut ko spicy. Paldies, ka klausījāties, un tad līdz nākamajai epizodei.